Tad sāksim, sāksim arī ar ierakstu. Mīļie kolēģi, labdien, ir jauki, ka ir piekdiena, drīz jau brīvdienas, bet vēl mazliet iesprings tam, mazliet pamācīsimies. Tad priecājamies jūs visus šeit redzēt, esat kuplā pulkā un vēl joprojām turpinat skriet iekšā, aši. Tad šodien mums ir mācības, kas ir tapušas sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru. Mācībās mēs pievērsīsimies tādai ļoti būtiskai tēmai - valodas lietojumam lēmumos, jo valoda ir ne tikai saziņas līdzeklis, bet arī valoda nosaka, kā mēs domājam, kā mēs vērtējam un kā mēs nonākam līdz secinājumiem. Attiecīgi, šodien būs iespējams paplašināt zināšanas. Un būs arī iespēja paskatīties uz savu ikdienas darbu, mazliet no citas skatu punkta. Lūk, tad es ar prieku aicinu mūsu šodienas lektori, valodnieci Aigu Veckalni, kura dalīsies ar mums savā pieredzē un savā zināšanās. Tā kā dodu vārdu Aigai. Aiga, Paldies, Linda. ir Jā, Aiga. Jā, ļoti labrīt. jauki. Labrīt. Paldies par jūsu interesi un īpaši paldies tiem, kas ir ieslēguši kameru. Tiešām forši redzēt ne tikai garu vārdu sarakstu, bet arī cilvēkus ekrāna pusē. Līdzīgi arī tekstā. Katrā pusē jau ir cilvēks un ir labi, ja abās pusēs mēs par to atceramies. Kā mēs šodien strādāsim? Pēc brīža sākšu stāstīt par šodienas tēmu, bet īsumā daži vārdi, ko mēs te un kā mēs darīsim. Mums tātad ir 2 stundas šodien. Un es aicinu jūs maksimāli izmantot čata, jeb tērzētavas lodziņu. Tiklīdz rodas kāds jautājums, kāds pārdoms, rakstiet čatā. Ik pa laikam es arī iepauzēšu, došu iespēju jums arī atbildēt mikrofonā, bet tā kā mūsu ir daudz, un lai mēs tiešām iekļaujamies 2 stundās, tad vislabāk ir tērzētavā, jo tad es varu sekot līdzi un attiecīgi ieplānot. Pārliecinieties, ka jūsu mikrofoni ir izslēgti, lai nav pārsteigumu skaņas man un pārējiem, un esiet pēc iespējas šodien klātesoši. Zinu, ka es atturu jūs no nedēļas nogales, un tēma iespējams kādam šķitīs nopietna, kādam varbūt liksies, ka ekrānā ir burti, bet manuprāt, tas, ko šodien runāsim, noder mums ikvienam, pat arī nerakstot lēmumus, bet rakstot arī citus tekstus. Ko uzlikšu arī slaidus, lai jums ir kur piesiet aci, bet tik pa laikam arī tos paņemšu nost, lai atgrieztos pie jums un lai jūs redzat ko vairāk kā tikai slaidus un burtus. Kā jau Linda minēja, mani sauc Aiga Veckalne, un es esmu valodniece, un ikdienā nodarbojos ar komunikācijas jautājumu pētīšanu un arī vadu mācības par tiem. Manā interešu lokā ir gan lietišķā saraksta, piemēram, e-pastu rakstīšana, gan arī preses relīžu rakstīšana, gan sociālo mēdīju tekstu rakstīšana. Tāpat arī konsultēju vairākus uzņēmumus par to, kā juridiskus tekstus pārrakstīt vienkāršāk un saprotamāk, un īpaši interesējos par tā dēvēto vienkāršo valodu un arī iekļaujošo valodu. Abas ir vērstas uz to, lai mēs ik viens varētu saprast tekstu, ko saņemam, lai mēs ik viens tajā brīdī jūtamies pieņemti, jūtamies labi, nejūtamies bezspēcīgi, kā bieži vien notiek ar oficiāliem tekstiem. Vairāk par mani var uzzināt dažādos sociālajos mēdījos, piemēram, Instagramā un Facebookā veidoju noderīgu saturu, tostarp dažādus valodas padomus. Arī šodien viens iznāks. Ja nu gadījumā jums ir interese saņemt regulārs atgādinājums par to, kā ir labskanīgi, pareizi un iedarbīgi, tad noteikti aicinu sekot. Un tāpat arī manā mājaslapā pieturzīmes.lv ir apkopoti dažādi noderīgi bezmaksas materiāli. Tie tiešām ir bez maksas. Un tur atradīsiet gan, piemēram, visus iespējamos noderīgos avotus, kur meklēt palīdzību valodas jautājumos. Tāpat arī ir liekvārdības mazināšanas ieteikumi, tāpat tur ir dažādas grāmatas par rakstniecību un stāstniecību un citi materiāli. Ja ir interesi, lūdzu noteikti ieskatieties un lejupielādējiet to, kas jums šķiet noderīgi. Savukārt šodien aicinu pēc iespējas izmantot kādu savu tekstu,
Ja tas ir tagad uzreiz iespējams, atrodiet kādu savu tekstu. Tiem, kuriem ir lēmums, atrodiet lēmumu. Tiem, kuri raksta citu veidu tekstu, atrodiet citu veidu tekstu. Un paralēli dzirdētajam analizējiet to. Varbūt uzreiz varat kaut ko iezīmēt, kaut kādu komentāru ierakstīt. Varbūt, ja teksts vēl tikai taps, varat izveidot aptuvenu tādu, kā atslēgvārdu sārakstu šim tekstam. Jo bieži vien, kad runājam par lietām teorētiski, un šodien mums ir vairāk tāds teorētiskas mācības, tad ir labi, ja uzreiz to varam redzēt praksē. Es, protams, šodien rādīšu piemērus, es jautāšu jūsu viedokli, un mēs kopā uzlabosim tekstus un meklēsim, ko varētu uzlabot, bet tajā pašā laikā ir labi, ja jūs arī papildus vēl ko izdarāt. Par ko tad šodien? Jūs jau anotācijā redzējāt, ka šodien runāsim par to, nu, kāpēc vispār ir svarīgi rakstīt saprotami, rakstīt tā, lai lasītājs varētu to pēc iespējas ātri izlasīt, lai lasītājs varētu saprast, un ne tikai saprast, bet arī tajā brīdī justies labi, nu, pēc iespējas. Un kā tad šo skaidrību ieviest? Ja? Kāpēc tas ir svarīgi un kā to panākt? Tāpat arī runāsim par dažādiem ieteikumiem un labās prakses piemēriem par to, kā mēs varam rakstīt saprotamāk, kā mēs varam rakstīt iedarbīgāk. Parunāšu arī nedaudz par to, kā ir ar negatīvu, ja nepatīkamu ziņu pasniegšanu, ko ir vērts ņemt vērā, vai ir kaut kas tāds universāls, ko var izmantot visi, vai vispār kaut ko var darīt. Un parunāsim arī par skaidrību, kodolīgumu, par liekvārdības mazināšanu, raudzīsimies dažādos piemēros. Protams, šodien mums ir 2 stundas, līdz ar to mēs visā ieskatīsimies, bet, protams, skatīsimies arī daudz citu tēmu. Un arī runāsim par tekstu struktūru. Paskatīsimies uz kādu lēmumu, pavērtēsim, ko varētu, kā tā struktūra ir, ko varētu darīt citādi. Un tā tālāk. Tā kā mums ir diezgan daudz šodien darba priekšā, atgādinu, ka tērzētava ir tā vieta, kur jūs varat izpausties, rakstīt pārdomas, jautājumus, visu, ko gribas pateikt, iebildumus galu galā. Bet man ir jautājums jums, pirms mēs sākam darboties tālāk, kas ir tas, kas jums rakstot sagādā lielākās grūtības? Veriet vaļā slaido, datorā slaido.com, ievadiet šos 8, 7 ciparus, vai arī skenējiet kvadrātkodu ar telefonu, uzreiz atvērsies šis jautājums un varat piefiksēt atbildi īsiem atslēgvārdiem. Ja gadījumā slaido nesanāk, rakstiet čatā. Skatos, ka šis būs arī IT daļai jānosūta. Tastatūra ir svarīga lieta. Jo ērtāk un ergonomiska, jo labāka. Tā, noformulēt domu īsi un kodolīgi, skaidri, nekļūdīties. Pievilkt minus kabineta noteikumus. Likuma panti, arguments, lai grūti apstrīdēt. Noformējums, noformulēt doma, vienkāršā valoda, vienkārši formulējums, īsi un skaidri, īsi kodolīgi, strukturizēt, pamatoti, bet īsi. Redzu, ka īsi šobrīd laikam ir galvenais vārds un domas formulēšana. Iekļaut punktus, lai saprot, aizmirsušās pieturzīmes. Jā, paskatieties arī lūdzu, ko pārējie raksta. Nav grūtību, ļoti labi. Īsi kodolīgi, pareizi rakstība. Gramatiski korekti. Lai otrai pusē skaidrs būtu mans domātājs, absolūti. Paskaidrošu arī, kāpēc sarežģītu, lai skan labi, precīzi, vienkāršā valoda. Jā, saīsināt noteikumus, pareizi, galvenais vēstījums. Lai ir viegli saprotams. Brīnišķīgi, paldies, ka rakstāt. Loģiski teikumi, galveno domu. Ātri pabeigt par sliktām ziņām. Precīzi, nepārprotam, bez liekvārdības. Birokrātiju viegli pasniegt. Lai juridiski dara, absolūti. Paldies, ka esat tik aktīvi un rakstāt.
Tā pieturzīmes redz arī čatā, pārrakstīšanās. Mhm. Jā, brīnišķīgi. Paldies. Vienkārši vēl bez liekvārdības. Lieliski pabeidziet domu. Un paldies, ka dalījāties un izstāstījāt. Ar ChatGPT nav problēma. Jā, pieskarsimies šodien arī tam. Saprotam otrai pusē. Gadījumā ir kāds pieturzīmju jautājums vai gramatikas jautājums, to arī šodien varat uzdot čatā. Mēs mazāk runājam šodien par pieturzīmēm un gramatiku, bet bez šaubām tās ir ļoti, ļoti svarīgas. Bez interpretācijas, kā bija domāts. Jā. Liels paldies, daudz, daudz labu atbilžu, un es domāju, ka ir vērts tās piefiksēt, pamanīt un novērtēt, jo bieži vien mēs jau arī paši sev spējam ielikt dažādās kurpēs un kā mēs uztveram dažādus tekstus. Par ko šīs mācības nav? Uzreiz pateikšu, tās nav par to, ka mēs primitivizēsim valodu un stulbināsim cilvēkus. Kā bieži vien dzirdu, kad sāku runāt par piekļūstamību, par saprotamu. Tās nav arī par bērnu valodu, ja vienkāršā valoda nebūtu nenozīmē, ka mums jāraksta infantili. Šīs mācības nav arī par necieņu pret valodu, jo patiesībā jo skaidrāk, kodolīgāk un mazāk birokrātiski rakstīsim, jo mēs vairāk rūpēsimies par valodu. Šīs mācības nav arī par svarīgā dzēšanu. Ja bieži vien šķiet, nu tagad mums nāks un pateiks, ka šis viss ir jādzēš. Protams, ka ir jādzēš tikai liekais, ja svarīgais nav jādzēš. Un šīs mācības noteikti nav par juridiskās precizitātes zaudēšanu. Es neesmu juriste, es esmu valodniece, esmu sadarbojusies ar daudziem juristiem dažādās organizācijās, gan uzņēmumos, gan valsts iestādēs. Un es zinu, ka ir lietas, kuras varu kaut kur rosināt, bet kur noteikti es nevaru pateikt tā, tagad šādi nedariet. Un tā, manuprāt, ir tā labā sadarbība starp valodnieku un juristu, kur abi zina savu lomu, abi zina savas stiprās puses, un es noteikti neaicinu dzēst juridiskās precizitātes nianses. Par to šīs mācības nav, un tās nav arī par to, ka mēs tagad sāksim rakstīt īsiem, nepaplašinātiem teikumiem un uzskatīsim, ka nu viss ir atrisināts. Protams, ka nē. Mēdz teikt, ka arī īsu tekstu ir grūti saprast, ja tas uzrakstīts neloģiski un nesaprotami. Ja? Tad teikuma garums, protams, patiesībā īsums nenozīmē, ka teikums ir labāks un saprotamāks. Taču, tik līdz mums ir gari teikumi, garš teksts, mums ir vairāk jādomā par saprotamību un par noformējumu. Nu, tā nu tas ir. Par ko šīs mācības ir? Kā no šāda veida dokumenta, nu, te mēs redzam tādu fragmentu no Eiropas parlamenta un padomas regulas, kur ir viens garš teikums, un tad ir mazāks teikums. Ja, un tas garais teikums beidzas kaut kādā 4. rindā no beigām. Kā no šāda teksta mēs, nezaudējot minēto precizitāti, varam tikt pie šāda teksta. Ja? Viss ir saglabāts, bet es esmu izcēlusi teikuma priekšmetu, jeb darītāju sākumā, darbības vārdu sākumā, esmu uzskaitījusi to, kas iepriekš bija garā blāķī, un esmu papildinājusi, tad beigās ielikusi papildu informāciju. Šeit arī tādi 3 pamatprincipi, ko mēs varam izmantot jebkuram tekstam. Teikuma priekšmets, kas un izteicējs, ko dara sākumā. Vienmēr pēc iespējas sākumā. Nenogrimdējiet to kaut kur aiz saskaņā ar tam un tam, to un to, kurā tas un tas. Nenogremdējiet to kaut kur starp dažādu citu informāciju. Vienmēr teikuma sākumā, pēc iespējas. Un pēc iespējas vienmēr kopā. Nelieciet pa vidu palīgteikumu, nelieciet pa vidu iekavas. Tiklīdz jūs kaut vai šo vienu lietu izdarīsiet, jūs redzēsiet, teksts kļūs saprotamāks, iedarbīgāks, mazāk liekvārdīgs arī. Otrs princips - tiklīdz ir kaut kas par 2, vairāk par 2, es izmantoju uzskaitījumu, respektīvi es to atdalu ar rimbulīšiem vai ar cipariem numurēju vai kaut kā citādi, jo tas mums palīdz vieglāk uztvert tekstu un nevajag visu saspiest vienā garā teikumā. Numerācija tad 1, 2, 3, ja tie ir secīgi punkti, piemēram, instrukcija. Un vēl viena lieta, kas noder jebkuram tekstam, ir padarīt to nedaudz elpojošāk. Jā, redzam šeit blāķis, tā dēvētā teksta siena, negribas lasīt,
Nu, tiem, kas prot tekstu lasīt šādus bez šaubām, tie jau iespējams jau ir izlasījuši un sapratuši. Ko nozīmē mazināt teksta sienu? Izmantot pēc iespējas vairāk tukša laukuma, pēc iespējas rakstīt īsākus rinkopus un īsākus teikumus, nu, bet lai būtu loģiski joprojām. Atdalīt šīs daļas ar indekstarpēm un tā tālāk. Tad mēs redzam, ka šie 3 principi ir vienkāršākais, ko mēs varam izdarīt, nu, diezgan ātri, ja mums ir dokuments, kas ir jāpilnveido. Jūs pat varētu arī salīdzinoši ātri to izdarīt savā dokumentā, ko cerams esat atraduši un turat atvērtu. Kas šajā dokumentā joprojām ir? Kas nav mainījies šeit? Tam joprojām ir juridisks spēks, tur ir saglabāti termini, tam ir loģiska struktūra, un svarīgā informācija nav dzēsta. Ja, tas ir tas, par ko mēs šajās mācībās runājam, un ko mēs vingrinām atpazīt, kas ir svarīgs, kas ir mazāk svarīgs. Un šeit joprojām ir izmantoti salikti, sakārtot un salikti pakārtot teikumi. Ja? Tad nav teikumi kļuvuši par īsiem. Es vispār izmantoju parasti vārdu kodolīgs īsa vietā, runājot par teikumu un rindkopu, jo īsums nav panacēja. Kodolīgums vienmēr būs svarīgāks. Pateikt tik vārdiem, cik man vajag, lai šo domu pateiktu. Un ja mēs domājam vispār par rakstīšanu saprotamāk, par rakstīšanu lasītājiem, tad tas nav tikai par vārdiem, tas nav tikai par burtiem. Pirmkārt, tā ir par attieksmi un par mūsu domas skaidrību. Dažkārt varbūt liekas, nu, bet kāpēc man tik ļoti tam lasītājam tur ir jāpielien bez maz vai, nu, tad, lai mācās saprast sarežģīts teksts. Bet patiesībā jau tas ietaupa laika mums visiem. Jo lasītājs ātrāk un labāk sapratīs, jo mazāk iespēja, ka būs pārpratumi, ka būs papildu jautājumi. Arī cilvēki, kuri prot lasīt sarežģītus tekstus, arī viņi novērtēs, ka var izlasīt tos ātrāk. Ko vēl nozīmē rakstīt skaidri un vienkārši? Kodolīgi teikumi, uzskaitījumi, saprotami vārdi, bez liekvārdības un pēc iespējas darāmajā kārtā. Nākamā lieta, 4. princips, ja jums ir nedaudz vairāk laika, aicina pārrakstīt ciešamo kārtu, tad tiek darīts, tika darīts, tiks veikts kaut kas darāmajā. Dara, darīs, darīja, veids. Kā es to parasti izceru tekstā, es tiešām rakstu meklētājā vārdus tiek un tika, un skatos, vai konkrētajā tekstā es varu aizstāt ciešamo kārtu ar darāmu. Ciešamā kārta nav slikta pati par sevi, tā nav jāizskauž pilnībā, bet bieži vien to lietojam lieki, bieži vien tā pārliek sarežģītu tekstu, rada to atsvešinātu un birokrātisku, un tad lasītājiem rodas tā sajūta, nu, bet es jau šeit neko nenozīmē, šī jau tikai atrakstīšanas. Ja varat, aizstājiet ciešamo ar darāmo. Ko vēl es daru? Es meklēju tādus vārdus, kas rada šīs ciešamās kārtas sajūtu. Tie ir vārdi padarīt, palīdzēt, nodrošināt, veikt, un visādi citādi. Kāpēc? Jo bieži vien šiem vārdiem seko lietvārds ar šanu, piemēram, veikt, vai kādu citu lietvārdu, piemēram, veikt samaksu. Un es rakstu samaksāt, vai, piemēram, nodrošināt apdrošināšanu, apdrošināt un tā tālāk. Ja mēs varam aizstāt, protams, vienmēr jēga ir svarīgāka, ja? Tad aizstājam ciešamo ar darāmu. Loģiska secība, virsraksti un apakšvirsraksti, kā efektīvs rīks mūsdienās, kad mūsu uzmanība ir sadrumstalota, kad mēs gribam, lai mēs varētu tekstu lasīt pa tādiem sagramojumiem gabaliem. Internetā tas ir diezgan plaši izmantots. Jūs atvērsiet ziņu portālu vai pat, ja atvērsiet kādu no savām mājaslapām, jūs redzēsiet, ka tīmeklī bieži vien teksti ir sadalīti mazākos gabalos ar apakšvirsrakstiem. Mēs to pašu varam darīt ar jebkuru citu dokumentu. E-pastā, lēmumā, jebkur citur. Tas palīdz mums, tāds ceļzīmes lasītājiem, kas palīdz saprast, kas būs. Kopsavilkums kā jauna, arvien biežāk izplatīts teksta elements, tas parādās arī tagad līgumos, dažādos noteikumos, tos var arī ēpastos, tik līdz mums ir garāks teksts, iespējams ir jādomā par kopsavilkumu. Kāds teiks, bet cilvēki lasīs tikai kopsavilkumu. Nu, ja viņiem tajā brīdī pietiks ar kopsavilkumu, viņi lasīs kopsavilkumu. Ja viņiem vajadzēs vairāk, viņi lasīs arī pārējo. Un, protams, tas viss ir ne tikai tas, kas ir uzrakstīts, bet arī kā tas ir uzrakstīts. Fonts, atstarpes, vizuālie materiāli.
Tas viss ir būtiski. Tātad, ja mums būtu jāapkopo, kas tad ir skaidrība un vienkāršība un saprotamība, tad tas būtu šādā vienā schēmā. Un es zinu, jums droši vien tāpat kā man arī patīk schēmas, ko var viegli saskatīt. Un šodien runātais, šīs dienas principi, es jau 4 nosaucu, ir izmantojami jebkurā tekstā. Tas nav tikai par lēmumiem, tas nav tikai par juridiskiem tekstiem. Tie ir izmantojami e-pastā, sociālā mēdīja ierakstos, preses relīzēs, mājaslapas tekstos un citur. Taču, protams, katram tekstam, katram žanram ir savas nianses, kas jāņem vērā. Nav vienas receptes visam, pat viena žanra ietvaros, bet ir šie pamatprincipi, un es aicinu arī tos šādi arī uztvert. Un otra lieta, atruna, kas man vienmēr ir jāpasaka, jēga vienmēr būs svarīgāka par vārdiem. Dažkārt varbūt tas, ko es teikšu, jums šķitīs, ne, bet būs gadījumi, kad es tā nedarīšu. Jā, būs gadījumi, kad jūs tā nedarīsiet, jo jēga ir svarīgāka. Veselais saprāts ir pāri visam, konteksts ir pāri visam. Tāpat kā ciešamā kārta dažreiz noderēs, tāpat arī iespējams dažreiz noderēs kāda liekvārdīga frāze, bet ir jāzina, kāpēc jūs to izmantojat. Ja, tā jēga jau tajā slēpjas. Taču visbiežāk mēs rakstām liekvārdīgi un nesaprotami. Parādīšu dažus piemērus, varbūt tie šķitīs brīžiem pārspīlēti, bet tā tas ir. Un tie ir īsti piemēri, nekas nav izdomāts. Piemēram, raugāmies uz šo virsrakstu. Ja, tad ziņojuma gala ziņojuma virsraksts. Un tad mēs redzam vēl vienu svarīgu principu, jebkurā tekstā. Tas ir 5. princips šodien. Neatdaliet svarīgos vārdus. Un, piemēram, ja mums ir komisijas gala ziņojums, tie ir svarīgi vārdi, tas ir jēdzieniski saistīts, tātad vārdkopa. Komisijas gala ziņojums, bet tas ir atdalīts ar cik 7 rindiņām. Komisijas gala ziņojumam būtu jābūt vienmēr kopā. Neatdaliet svarīgos vārdus. Un tad visticamāk mēs šeit varētu izmantot gala ziņojumus par ko, par to un to. Un tad sekot tas nolūks, un es nolūkā vietā vienmēr aicinu rakstīt lai. Lai ir īsāks, lai ir mazāk birokrātiski, lai jūs pēc tam spiedīs rakstīt darbības vārdu, nevis kārtējo lietvārdu. Jo vairāk darbības vārdu, jo dzīvāks, jo dinamiskāks teksts. Tas ir 6. princips. Darbības vārds ir valodas un teksta miesa un asins. Un ja mēs sāktu ar šo parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojums par to un to, beigās, lai stiprinātu kaut ko, tas būtu pirmais solis, tāds struktūrāls, un otrais solis droši vien būtu izķert lieko, saprast, kas varbūt jau atkārtojas, un es ieteiktu arī pastrādāt ar šanām. Šeit mēs redzam daudz šanas. Izvērtēšana, novešana, apturēšana, izmeklēšanai un tā tālāk. 7. princips, jo mazāk šanu un ošu, ja, pieskatiet savā tekstā šana un ošs, ja, darošs, tuvojošs un nākošais un tā tālāk. Un mēģiniet šanas pārvērst par darbības vārdiem vai par īsākiem vārdiem, piemēram, izveidošana, izveide, un ošs vietā arī pēc iespējas labāk darbības vārdu vai īpašības vārdu. Tas nenozīmē, protams, ka jāizskauž visas šanas un oši. Nē, tas nav stāsts par to. 7 principi jau izskanēja, jebkurā tekstā izmantojami. Lūk, vēl kāds birokrātijas piemērs, un birokrātiska izteiksme ir ieviesos ļoti daudz, kur tā vairs nav tikai noteikumos, likumos un regulējumos vai dokumentos. Nē, mēs rakstām birokrātiski arī sociālajos mēdījos un ēpastos. Šeit tulkotājs Silvija Brits ir atradusi piemēru. Eglītes iegūšana jāveic ievērojot noteiktos nosacījumus. Te mēs redzam visu šo veikt eglītes iegūšanu. Protams, mēs varētu to pateikt daudz saprotamāk un daudz vienkāršāk un cilvēcīgāk. Vēl daži piemēri, palūkojieties, šis ir pirms piemērs, definīcija vārdam eksplozija. Un man gribētos šeit tā ironiski sacīt, ka patiesībā eksplozija iespējams ir saprotamāks termins lielai daļai cilvēku nekā tas skaidrojums šeit, ja? Ka tā ir tieksmes balstīta pēkšņi norisoša spēka izpausme.
Ko es piedāvāju? Es piedāvāju šādu variantu. Pēkšņs un spēcīgs gāzu vai tvaika izplešanās izraisīts sprādziens. Ja mēs skaidrojam kaut ko, tad skaidrojam ar saprotamu, nevis vēl sarežģītāku. Jo viena no pamatprincipiem, veidojot tekstu, mēs rakstām no vienkāršā uz sarežģīto, no vispārīgā uz konkrēto, tā, lai lasītājs sagatavotu, lai lasītājs pēkšņi nebūtu tā, ka lasītājs negribētu vairs lasīt, jo vienkārši nesaprot, par ko ir runa. Un palūkojoties vēl kāds brīnišķīgs piemērs no īsta arī lēmuma, kumulonimbus mākoņi. Jā, nu varbūt kāds no jums zina, kas ir kumulonimbus mākoņi. Tie varat vienkārši patrenēties izrunā un kā mēlis mēžģi, bet es pieļauju, ka lielākā daļa no jums nezina. Un šis lēmums bija nosūtīts patērētājiem, nu tad tas nav profesionāļiem. Kādā konferencē, bez šaubām, nozars konferencē vai lēmumā, kas ir paredzēts nozars kolēģiem, bez šaubām tas iederētos. Ja, tad konteksts ir būtisks. Bet šis tika sūtīts patērētājiem, un, protams, tiklīdz mums ir sarežģīts teikums, sarežģīts termins, mēs pie tā apstājamies. Un pretēji tam, kā iespējams daudziem šķiet, mēs neejam vārnīcā un nemeklējam. Ja jūs man neticat, pavērojiet sevi, pajautājiet citiem, vai tiešām pie nepazīstamiem vārdiem jūs ejat vārnīcā. Lielākoties mēs vienkārši izlaižam to vārdu. Tā mūsu smadzenes strādā, mēs tam nepievēršam uzmanību. Nu, vai domājam, nu kārtēji atrakstīšanās vai speciāli raksta sarežģīti, lai es nevarētu neko saprast. Tā bieži vien, diemžēl, rodas lasītājiem, ja, ka tas tiek darīts apzināti. Ko es piedāvāju? Izmantot terminu. Bez šaubām termini ir jāizmanto. Neviens nesaka, un es noteikti ne, ka mums jāceļ termini, bet sākam ar vienkāršo, saprotamo, kā cilvēki to saprot. Tad bīstami gubu lietus mākoņi. Iekavās termins, un tā es aicinu darīt vienmēr vispirms vienkāršo, saprotamā, un tad sarežģīto iekavās. Ja vien, protams, jūs nerunājat ar nozares ekspertiem, nu tur nav jāpārspīlē. Nu, tad terminus izmantojam, bet pārliecinamies, ka esam tos paskaidrojuši, vai arī ieliekam iekavās aiz saprotamās alternatīvas. Nevajadzētu arī paļauties tikai uz terminu sarakstu dokumenta sākumā. Bieži vien tā ir kapsēta, kur saule neiespīd, tāpat kā saīsinājumu sarakstā. Labāk ir tiešām sarežģītos terminus, kas iespējams atkārtojas tikai 1-2 reizes, skaidrot arī pašā teikumā. Un saīsinājumus, nu, par tiem parunāsim droši vien arī turpmāk. Saīsinājumus labāk rakstīt pilniem vārdiem, ja vien nav pārliecības, ka visi šo saīsinājumu zina un tas netraucēs lasīšanu. Vai arī otra lieta, nu, piemēram, ja teikumā mums ir ļoti sarežģīts garš institūcijas nosaukums vai kaut kāda projekta nosaukums, un ja tas atkārtojas teikumā vairākas reizes, nu, bez šaubām rakstām saīsinājumu. Protams, ja mēs rakstīsim visu to garo 4-5 vārdkopu, tad būs vēl grūtāk, ja tad veselais saprāts. Vēl kāds veikt piemērs, ja tad veids datu apstrādi. Vienkārši apstrādā, ja, apstrādā personas datus. Kad es rediģēju, veikt ir viens no maniem meklējumiem vārdiem, un tad es to pārakstu darāmajā kārtā, saprotamāk, skaidrāk, kodolīgāk. Šeit vēl viens lasītāja zināšanu tāds pārbaudīšanas uzdevums, 55. austrumu garuma meridiāns. Protams, ka tie, kurus interesē ģeogrāfija, droši vien šo zina bez domāšanas, kur tas ir. Ja? Bet lielākajai daļai cilvēku nu, tomēr atkal tas neko neteiktu. Un es saprotu, ka tas ir visprecīzākais, ka mēs nevaram īsti teikt, nu tā kā līdz Urāliem, jo tad cilvēki iespējams arī nesapratīs, kur ir Urāli. Bet nu, tomēr ir jādomā, kā mēs šo informāciju pasniedzam. Ja? Un šis ir salīdzinoši sarežģīti. Nu, vēl palūkojoties, vēl piemērs no kādas citas nozares, tātad no apdrošinātāja. Paskatiet uz teikumu, apdrošinātājs atlīdzina it kā visu foršu teikumu priekšmets izteidzējs. Bojājumiem, kas saistīti ar iebraukšanu peļķēs, atplūdušās vietās, tam piedaloties. Kas mums te parādās? Mīļais, labais divdabteiciens piedaloties, oties. Tad, man liekas, 8. princips. Esiet uzmanīgi ar visiem divdabteicieniem, kuros ir oties. Kāpēc? Nevis tāpēc, ka tas būtu slikti vai 100% nepareizi. Nē, tāpēc, ka mēs
ar šo oties mūsdienās arvien vairāk aizstājam saprotamus palīgteikumus vai citus vārdus. Un ir citi divdebi. Divdebi, kas ir sāks ar ām, piemēram, darām vai dams, darīdams. Nav tikai divdebis oties vai oties. Un mēs atkal zaudējam spēcīgus teikumu elementus, kā piemēram darbības vārds. Katreiz padomājiet, vai jums tiešām šo oties vajag. Varbūt labāk būs palīgteikums vai kāds cits divdabis. Jo šeit sanāk tā, tam piedaloties, man tad jāatceras, kas ir tam, nu droši vien transporta līdzeklis. Un tad tā tālāk sanāk atkal lietvārdu virknējums, jā, satiksmē paredzētajās vietās, kā rezultāti, un skatieties tālāk, ūdenim iekļūstot, vēl vien divdabteiciens transporta līdzekļu mezglos un agregātos, sarežģīt vārdkopu elektriskajos vai mehāniskajos mezglos un agregātos. Es šaubos, vai lasītājs sapratīs, kas ar to ir domāts. Labāk minēt konkrētus piemērus vai pateikt saprotamiem. Un radot tiem bojājumus. Ja? Tad daudz divdabteicienu trūkst darbības vārda. Tad piefiksējiet šo oties, arī diezgan svarīgs veids, kā jūs varēsiet padarīt tekstu saprotamāku. Un vēl viens piemērs. Ja iestājoties, pastāvot, ja, regulējušajos aktos, sastādīšana, kas piesakot gadījumu tiek iesniegta apdrošināšana. Ja godīgi, es nesaprotu šo teikumu. Es ceru, ka jūs saprotat, bet nu, tā ir tāda Ķīnas ābece. Un tieši šeit bieži vien arī bija pārmetuma apdrošinātājiem, ka tie speciāli kaut ko noslēp, lai pēc tam tad varētu nemaksāt atlīdzību. Piemēru, ko atradu jūsu tekstos, Zemkopības ministrija pieņēmusi lēmumu, ka ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus 2025. gadā, ir pieļaujams atkāpes saimniekojot un ievērojot dažādas nosacījumus, lai saņemtu platību maksājumus. Nu, ko neliels darbiņš jums? Vai mēs varam kaut ko izdarīt, pat ja tā ir neliela lieta, lai padarītu šo tekstu saprotamāku un tādu plūdenāku? Rakstiet jūsu variantus, vai varbūt šeit varat arī ieslēgt mikrofonu, ja negribat rakstīt. Tad ko mēs šeit varētu darīt, lai tekstu pilnveidotu? Kādas ir jūsu versijas? Kā mēs varam tikt, nu vismaz no dažiem tiem viena, varbūt tiem oties, varbūt vēl kaut ko varētu. Ņemot vērā laikapstākļus, gan ir pieņemts lēmums, ka ir pieļaujamas, bet tāpat tur paliks tie saimniekojot un ievērojot. Jā, Sintī, es piekrītu. Es rakstītu nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ. Ņemot vērā, protams, ir forši ierasts vārds, nav slikta vārdkopa, bet šeit iespējams dēļ būtu daudz labāk. Ja? Kā gada nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ, ja, 2025. gadā ir pieļaujamas atkāpes. Vēl kādi varianti? Es pateikšu pēc tam, kas man mulsina. Jā, Santa piekrīt. Manuprāt, šajā teikumā tomēr ir svarīgi, lai saņemtu platību maksājumus. Es to arī celtu sākumā. Princips, protams, no gramatikas viedokļa pareizi ir, ja palīgteikums ir tā kā palīgteikums otrā pusē, nevis sākumā. Bet ir pieļaujami gadījumi, un tieši izņēmumi ir saistībā ar lai un ja. Ja tie ir divi palīgteikumi, kurus var likt sākumā, un būs daudz labāk. Jo tas uzsver to iegūmu. Šajā teikumā jau galvenais cilvēkam ir, lai saņemtu platību maksājumus, lai pie tiem vēl tiktu. Saimniekot un ievērot. Ja man par to saimniekot un ievērot, es arī piekrītu, ka būtu labi to pārveidot, bet ziniet, kas mani mulsina, ka saimniekojot un ievērojot dažādas nosacījumus. Man šis apvienojums mulsina, bet iespējams tas ir kaut kas jūsu pusē tāds absolūti saprotams un izmantojams. Jo saimniekojot un ievērojot dažādas nosacījumus. Man liekas, ka tas ir kaut dažādas lietas, bet varbūt arī nav. Ja? Pieņemiet, lūdzu, ņemiet vērā, ka es neesmu
nozares eksperte. Mhm. Zemkopības ministrijā pieņems lēmums, ka nelabvēlīgos apstākļos ir pieļaujamas atkāpes. Mhm. Nu, redz, forši, ka jums ir dažādi varianti. Es negribu uzspiest kaut kādu vienu variantu, jo situācijas, protams, ir dažādas, un jūs vienmēr arī redzēsiet, ka nevienmēr būs visiem vienādi. Man ļoti patīk Laura, ja Zemkopas ministrija pieņems lēmumu, lai saņemtu platību maksājumus, ņemot vērā laikapstākļus, ir pieļaujams saimniekošanas atkāpes. Jā, saimniekošanas atkāpes var būt. Neliktu gadu, jo lauksaimniekiem vienmēr ir nelabvēlīgi apstākļi. Nu, redz, cik labas domas jums pašiem rodas. Jo jūs zināt vislabāk. Ja neviens no malas nevar atnākt un pateikt jums, pārrakstiet šo šādi vai citādi. Jūs zināt vislabāk. Kāds vēl idejas rodas šo skatoties? Tā, nu tad es izcelšu principu, ja, kas mums būtiski. 9. princips - ieguvums. Pēc iespējas pārceliet ieguvumu lasītājiem sākumā. Ieguvumam nav jābūt kaut kam grandiozam. Ieguvumam nav jābūt kaut kādām balvām vai kaut kam. Nu, vienalga, ieguvums var būt arī kaut kas mikro. Un šajā gadījumā, lai saņemtu platību maksājumus, manuprāt, ir pietiekami spēcīgs ieguvums, tātad, ko varētu likt priekšā. Un otra lieta - palīgteikumi lai un ja, tos var rakstīt teikuma sākumā, atšķirībā no pārējiem. Pirms lēmuma atvieglot saimniekošanas nosacījumus, lai saņemtu fantastisku evitu. Man liekas, šis ir ļoti, ļoti labs piemērs. Pārveidojums. Jā, super. Paldies jums liels par šo. Tad vēl šis ņemot vērā, varbūt dažkārt mēs varam dēļ, un vēl kāda lieta, ka bieži vien mēs arī rezultātā. Nu, piemēram, cits piemērs varētu būt nelabvēlīgu laikapstākļu rezultātā. Tur arī dēļ būs labāk nekā rezultātā. Vēl viena lieta, ko es meklētājā izķeru, ir rezultātā ļoti bieži vien juridiskos tekstos. Jā, sveiciens Evitai un Evam vārda dienā. Paldies, ka padarbojaties ar šo. Būs vēl mums iespējas padarboties tūdaļ, tūdaļ pat. Mm, Nākamā, nākamais teikums. 2 teikumi, viens īsāks, viens garāks. Varat nepārakstīt visu, bet piefiksēt, ko jūs darītu citādi, ko te varētu pilnveidot. Kur ir liekvārdība, kur varbūt ir sarežģīta konstrukcija. Jūsu versijas ķeram ārā ar liekvārdību, un tad to, kas ir nesvarīgais. Netiks ņemts vērā, ja netiks. Jā, paldies, Inga, ka šo piefiksējāt. Jā, netiks ņemts vērā, ja netiks nodrošināt. Tik līdz mums ir vairāki noliegumi, ir daudz grūtāk uztvert tekstu. Apgalvojumi vienmēr ir vieglāk uztvert. Drīkst nenodrošināt. Jā. Paldies, Induli. Kas vēl? Ko vēl pamanījāt? Ja būs iesniegts, ja iesniegs. Jā, šeit mēs varam ar vienkāršāku laiku aizstāt. Man arī jautājums par to nodrošināšanu, ja netiks nodrošināts augsnes pārklājums. Es zinu, ka vārdam nodrošināt ir nianses, jā, bet vai tur nevarētu teikt, ja nebūs augsnes pārklājuma, vai nebūs augsnes pārklājums, vai tas nodrošināts tur vispār ir vajadzīgs, vai nepietiktu un nebūs augsnes pārklājums? Es arī uzreiz piekasos liekvārdiski, liekvārdības ziņā uzreiz piekasos pašam sākumam. Gadījumos, ja, kā mēs varam atpazīt liekvārdību? Tad, ja dzēšot kaut ko, nekas nemainās, pat kļūst labāk. Un pat pamēģiniet gadījumos, ja, vienkārši domās izdzēsiet, ja, gadījumos, izdzēsiet domās gadījumos. Vai mainās kaut kas? Tieši tā. Inga, paldies. Jā, gadījumos ir kārtējais vārds, ko es meklētājā meklēju.
un dzēšu, ja tas ir liekas. Tātad, ja iesniegs jā, informāciju par salnu lietotu postījumiem, man mūsina varēs neievērot, nav skaidrs, kurš varēs neievērot, nu droši vien tad tas lauksaimnieks. Un varēs neievērot vairākus labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus un divus ekoshēmu nosacījumus. Es laikam šeit iespējams likt uzskaitījumu, lai saprotamāk. Varēs neievērot viens punkts vairākas labas lauksaimniecības nosacījumus, vairākas labas lauksaimniecības nosacījumus, vairākus vides stāvokļa nosacījumus un divu ekoshēmu nosacījumus. Tā, nu kas vēl jums te nāk prātā? Jā, šādu var uzskatījumu. Paldies, Gunta. Gunta ir ielikusi komentāros schēmu, kā var uzskatāmi parādīt. Man gan, es jau to schēmu nevaru pilnībā atvērt, bet man ir tāds aizdoms, ka to nebūs arī nemaz tik ka tur ir salīdzinoši daudz vārdu tajā schēmā arī ir. Un es uzmanītos ar kontrastu, vai visus kontrastu var salasīt, piemēram, sānos, kur ir zaļais fons un tādi zilgani burti, iespējams, to būtu grūti izlasīt. Par to parunāsim. Nu ko, paldies, dodamies tālāk un paskatīsimies kādu lēmumu. Un tad atkal atgriezīsimies no praktiskā pie nedaudz teorētiskām lietām. Ko es uzreiz pateikšu, kas man šajā lēmumā patīk? Es parādīšu jums divas lapas puses no lēmuma. Un kas man šajā lēmumā patīk, ka šī daļa ir salīdzinoši tuvu dokumentu sākumam. Ja? Tad salīdzinoši ātri lasītājs var uzreiz ķerties pie konstatēja, un ka nav jālasa 3-5 lapas puses, lai tiktu beigās. Tad jūs jau darāt to, ko struktūras ziņā iesaka darīt visiem. Vispirms svarīgo un tad pamatojumu. Jā, tātad vispirms šī konstatācija un tad pamatojums. Un jūs esat brīnišķīgi to atdalījuši, šo pamatojumu arī ar apakšvirsrakstu. Un attiecīgi svarīgais ir sākumā cilvēks var izlasīt konstatēju, ja viņam būs vajadzīgs pamatojums, vai viņš to izmantos turpmāk, lai es nezinu, kaut kāds īstenot darbības, tad viņš, protams, lasīs to pamatojumu bez šaubām. Ja? Un tad šis ir tiešām jums kompliments par to. Otrs kompliments par to, ka jūs esat pārcēluši noteikumus un regulējumus zemesvītrā. Tas ir viens no risinājumiem, ko iesaka arī valsts kancelēja, ka jūs neesat visu saspieduši tur tajā vienā rinkopā, visus šos punktu pantus, bet esat to pārcēluši zemesvītrā. Ja cilvēkam vajag, cilvēks to izlasīs. Tajā pašā laikā man ir jādomā par piekļūstamību, par to, cik lasāms un uztverams šis teksts ir. Un kā lasītāju mani tomēr nedaudz mūsina tie daudzie punkti un panti un apakšpanti tajā pirmajā rinkopā es konstatēju. Ja, ka tur joprojām ir daudz ciparu. Kas notiek ar cipariem lasītāju prātā? To varam arī paturēt prātā kā nākamo principu, un mums šeit 9. Ka jo vairāk ciparu vienā teikumā, jo rinkopā, jo lielāka iespēja, ka tekstu būs grūti uztvert. Ja mēs varam kaut kā padarīt šo saprotamāk, es iespējams šeit risināt to ar uzskaitījumu, ja pamatojoties uz, un tad es uzskaitītu ar rimbulīšiem tos, un vismaz sadalītu šos ciparus 2-3 rindās. Ja saprotat, ceru, ka saprotu, ko es ar to domāju. Un es noteikti saliktu saistītās atstārpes. Šeit trūks saistīto atstārpju aiz NR pie 598, pie 292, ja tad tur ir nepieciešama saistītā atstārpe. Un otra lieta, kas mani nedaudz kā lasītāji arī mūsina, tās ir tās lielās zemesvītras. Ja, it kā ir forši, ka visi ir zemesvītrā, bet mazi burti, daudz teksta. Es nezinu, kuram gribēsies to lasīt. Ja? Tagad arī jāņem vērā. Iespējams, mēs arī to varam, varbūt kaut kādā veidā kaut ko īsināt, vai kaut kādā veidā arī to atstāt pie pamatojuma. Bet tā ir tikai ideja. Ja? Kopumā man patīk tas, kāda ir tā pamatstruktūra šajā lēmumā. Par to tiešām kompliments jums.
Otra lieta, ko mēs piekasītos no valodas viedokļa, ir pārvaldes pamatojums lēmumu pieņemšanai. Es uzskatu, ka daudz saprotamāk latviešu valodā ir ģenitīvs, nevis datīvs. Angļu valodā, un te ir 10. princips, angļu valodas ietekmē mēs bieži vien aizmirstam par ģenitīvu. Angļu tad tur būtu for the something. Ja? Latviešu valodā ir ģenitīvs, lēmuma pieņemšanas pamatojums. Ja? Pārvaldes lēmuma pieņemšanas pamatojums un viss. Mums nav vajadzīgs šis pieņemšanai, kam. Nākamreiz, kad jums gribēsies uzrakstīt kam, jeb datīvu, padomājiet, vai to nevar aizstāt ar ģenitīvu kā. Būs īsāk un vieglāk uztvert, ja dabiskāk latviski. Tā. Nu labi, un kas man vēl, kam es vēl piekasos tīri vizuāli noformējuma ziņā šajā lēmumā, ir tas, ka 3.1 punkts, no 3.1 punkta ir tikai viena rinda. Un paskatieties, 3.1 punkts ir patiesībā diezgan garš, ja? Nu ļoti garš, es teiktu, pārāk garš. Nedalām svarīgāko, jo sanāk, ka kamēr es tikšu cauri tām dokumenta vispār uztverēju un tām zemesvītrām, es jau aizmirsīšu, kas būs rakstīts šajā rindā, kad es iešu uz nākamo lapas pusi. Svarīgo kopā. Ja, veidojam tā, ka mums nav atdalīta tikai viena rinda beigās, un pēc tam ir kaut kas vēl pa vidam. Ejam tālāk un skatāmies 3.1 punktu. Saskaņā ar pieejamo informāciju atbalsta pretendents tajā un tajā gadā ieņēmumos tātad norādījis tik un tik, lasiet tālāk un pasakiet man, ko jūs darīt citādi šajā garajā punktā. Ieņēmums norādījis tātad tik un tik. Jo es jau godīgi pasaku, man šī ir teksta siena. Es jau apstājos lasīt aiz tās pirmās rindas, kas bija iepriekšējā lapas pusē. Un tā ir teksta siena tādēļ, ka ir liels blāķis. Ja, bezgalīgs teksts. Uzskaitītu. Nepiemēros sankcijas. Tas bija laikam iepriekš. Jā, uzskaitīt bez šābām. Te būtu jāuzskaita. Ļoti daudz summu, ļoti daudz datumu, daudz arī vispār citu ciparu. Ko vēl? Dažkārt ir pārpratums par to, ka ja kaut kas ir vienā punktā vai apakšpunktā, ka tas viss ir jāiespiež vienā rinkopā. Tā nav. Tieši tā, Evita, paldies. Tā nav, jo patiesībā apakšpunkts var sastāvēt no vairākām rindkopām. Ja? Apakšpunkts nenozīmē rindkopā. Tad mēs varam pirms saskaņā vai pirms projektam vai pirms kāda cita vārda mēs varam ielikt šo atstarpi, lai gadījumā mūsu numerācija neturpinātos. To ir vienkārši panākt. Mēs vienkārši izņemam to numerāciju. Ar vienu klikšķīti mēs to numerāciju izņemam. Ja tad viens apakšpunkts vai punkts nenozīmē viena rindkopa. Šeit mierīgi varētu būt 3 īsākas rindkopas un tabula. Ja, kurš rakstīja par tabulām, Liena, mēs, lai pārskatāmāk. Tabulas noteikti var palīdzēt, taču ar tabulām arī ir jāuzmanās, jo bieži vien tabulas arī kļūst neuzdeveramas. Ja, tabula nav pašmērķis, pašmērķis ir parādīt saprotami. Ko es domāju ar to, ka bieži vien tabulās ir vairākas slejas, kurā ir iekšā vēl vairākas slejas, vai rindas, kuras ir sadalītas vēl vairākās šūniņās, vai daudz sarežģītu līniju, tumšu līniju, vai maz burtu izmērs, un tabulas kļūst grūti uztvert. Paldies par šo, paldies, ka pievērsāt uzmanību šim. Mēs, protams, pie šā neuzkavēsimies. Tas būs vairāk tāds praktisks nodarbības uzdevums. Jā, pamats secināt, aizstāt pārvaldes secina. Jo vairāk darāmās kārtas, jo labāk, bez šābām. Jo tas būs arī bišķiņ dzīvāk, bišķiņ draudzīgāk, ja, ka nevis pārvaldē ir pamats secināt, bet pārvalde secina. Jo sākumā pateikt būtiskāko. Jā, bez šābām.
Tas paliek vienmēr neapšaubāmi kā pamatprincips censties pateikt svarīgo pēc iespējas sākumā, ja? Un pēc iespējas dzēst to, kas ir liekas, un pēc iespējas turpināt ar mazāk svarīgo. Tātad no vienkāršā uz sarežģīto, no svarīgā uz mazāk svarīgo, kā viens no teksta veidošanas principiem. Paldies par šo! Atgriežamies nedaudz vairāk pie tādām teorētiskām lietām. Un bez šaubām, un jūs jau to labi zināt, ka uzrakstīt sarežģīti, liekvārdīgi, pārprotami un birokrātiski vienmēr būs ātrāk nekā kodolīgi, skaidri un saprotami. Tā ir, tā tas vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Un īpaši, ja mēs esam pieraduši tā darīt. Ja? Un tas, lai pārrakstītu šos tekstus saprotamāk, lai varbūt izķertu kaut kādus šķietamus sīkumus, bez šaubām mūsu sākumā, bet sākumā jāiegulda vairāk laika. Taču šis laiks atmaksājas vēlāk. Gan tāpēc, ka cilvēki var izlasīt ātrāk, gan arī tāpēc, ka mēs novēršam to, ka pēc tam mums ir papildu jautājumi, vai cilvēki nesaprot. Jo sarežģītāk rakstīsim, jo lielāka iespēja, ka kāds nesapratīs. Un mēs varam visi iemācīties rakstīt labāk, ja mēs ne tikai rakstām, kas ir vislabākā iespēja mācīties rakstīt, bet ja mēs to darām apzināti, ja mēs domājam līdzi, ja mēs paskatāmies, bet ko tad es te īsti gribēju pateikt, kāds ir mans galvenais vēstījums 3 vārdos, vienā teikumā, vai tas tiešām tur ir pateikts, tas, ko es gribēju pateikt. Un vai lasītājs to sapratīs tā, kā es to gribēju pateikt? Ja, tad domāt apzināti, būt tam apzinātam rakstītājam. Un tā ir superspēja. Tā ir spēja, kas palīdz jebkurā jomā, jebkurā amatā, rakstot un runājot par jebko. Un tā uzlabos uzticēšanos, mazina pārpratumus un arī veicina to, lai procesi rit uz priekšu. To var izmērīt ilgtermiņā, to bez šaubām nevar izmērīt ar vienu lēmumu vai vienu izlabotu ēpastu. Bet ilgtermiņā, ja ir dažādi mērīšanas veidi, ja un ir labi, ja mēs to varam mērīt, ja mums ir pieejami dati, tad to noteikti var izmērīt. Un es teiktu, 99,9% mēs redzēsim, ka ir bijis uzlabojums. Kas tad ir svarīgi? Kas ir svarīgi veidojot jebkuru dokumentu un ko mēs varam ņemt vērā lēmumos un citos dokumentos, kas mums palīdzēs gan struktūras ziņā, gan kodolīguma ziņā un visās citās ziņās. 2 pamatelementi jebkuram vēstījumam, vai tas būtu mutisks vai rakstisks dokuments vai preses relīze, ir tā mērķis. Un otrs pamatelements ir auditorija. Tātad, ko es gribu pateikt un kam es gribu to pateikt. Pirmais, jeb mērķis palīdz mums panākt to, ko mēs vēlamies sasniegt, jeb tātad mūsu teksts būs iedarbīgs. Otrais, ja mēs zinām, kam rakstām, mums palīdz izveidot iederīgu tekstu. Un mērķi var būt dažādi. Nevienmēr rakstītāja mērķis ir uzrakstīt īsi, kodolīgi saprotami. Dažkārt rakstītāja mērķis ir uzrakstīt liekvārdīgāk, ir uzrakstīt tā, lai to varētu interpretēt dažādi. Vai dažkārt klienta apkalpošanā mēdz būt situācijas, kad mērķis ir pabeigt komunikāciju ar klientu, nevis to turpināt. Mērķi var būt dažādi. Dažkārt mērķis var būt noslēpt informāciju. Nav labākas vietas, kur noslēpt informāciju, kā garas rinkopas 4. teikuma kaut kur beigās. Ja? Bet ar pieļaut, ka vēl ir teikumi. E-pastā vislabāk ir noslēpt informāciju 3. rinkopas arī 4. teikumā. Dažkārt mērķi var būt arī ne tie pozitīvākie. Un tas, to nedrīkst noliegt. Tā tas ir. Līdz ar to, ja mēs to zinām, un ja mūsu mērķis tomēr ir skaidrība, saprotamība un pārpratumu novēršana, kas lielākoties ir manu tekstu mērķis, tad, protams, mums ir svarīgi iet uz šo mērķi, un mums ir svarīgi, lai tas tiešām, tas, ko mēs gribam pateikt, lai arī notiek. Mūsu mērķi var būt dažādi. Piemēram, mēs gribam, lai cilvēki kaut kur pieregistrējas. Mēs gribam, lai cilvēki uz kaut ko reaģē. Mēs gribam, lai cilvēki vairs nedara tā, kā viņi visu laiku dara un kas nav pareizi. Ja tad mūsu mērķi var būt ļoti dažādi. Bet pie mērķa ir svarīgi atcerēties, ka mūsu mērķis, mūsu rakstītāja mērķis nevienmēr sakrīt ar lasītāja mērķi. Un ja mēs zinām, lasītāja mērķi ir vēl labāk, nevienmēr mēs to zinām, bet tas ir vēl labāk. Un tad mēs varam, ja mēs zinām lasītāju mērķi, un mēs apzināmies, ka mūsu mērķi nesakrīt, piemēram, nepatīkamu ziņu sniedzot, vai ne? Tas ir tipisks gadījums, kur mērķi nesakrīt. Ja mēs zinām mūsu abu mērķus, tas mums palīdz uzrakstīt draudzīgāk, saprotamāk, empātiskāk, iejūtīgāk.
Dažkārt mūsu mērķi sakrīt tie labākie gadījumi, bet parasti tādos tekstos arī ir maz problēma. Un auditorija. Mūsu auditorija var būt ļoti dažāda. Iespējams, mēs rakstām citai iestādē. Protams, ka tad mēs izmantosim varbūt vairāk sarežģītu izteiksmi, bet arī iestādēs arī strādā cilvēki. Viņi arī negrib lasīt liekvārdīgus tekstus. Bet varbūt mēs izmantosim vairāk noteiktu terminu. Ja mēs runājam ar nozares profesionāļiem, mums būs vairāk terminu. Ja mēs runājam, piemēram, nezinu, ar tiesas pārstāvjiem vai ko citu, varbūt mēs vēl juridiskāk rakstīsim. Bet ja mēs runājam ar cilvēkiem, piemēram, sociālajos mēdījos, preses relīzēs, tad bez šaubām mēs rakstīsim draudzīgāk, saprotamāk. Arī lēmumos, kas ir paredzēti cilvēkiem, ja mēs rakstīsim saprotamāk, skaidrāk, mēs skaidrosim sarežģīto nezināmo. Lai panāktu mērķi un atbilstu auditorijai, mēs varam izmantot dažādus spēka vārdus. Jā, viens no spēka vārdiem, bez šaubām, ir minētais lai, jo tas mums palīdz uzsvērt to iegūmu, bet ir vēl citi, parādīšu. Bet mums var būt arī traucēkļi mūsu tekstā. Ir labi tos atpazīt. Traucēkļi, piemēram, vārdi, kas rada negatīvu sajūtu, šie nevajadzīgie noliegumi, vai kas rada sajūtu, ka par mani es jau nevienam nerūpu. Un attieksme vienmēr būs svarīgāka par vārdiem. Dažkārt esmu redzējusi tādus tekstus, kur rakstīts, mēs patiesi saprotam, kas ir noticis un kā jūs jūtaties, bet pārējais vēstules tekstam neatbilst. Un vēstulē ir atteikums, un tad sako jauku dienu vēlot. Attieksme vienmēr būs svarīgāka par vārdiem. Mums nav jāraksta jauku dienu vēlot, ja mēs sūtam nepatīkamu ziņu. Dažkārt ar cieņu ir vislabāk. Un mums nav jāraksta, mēs patiesi saprotam jūsu situāciju, ja pēc tam viss teksts liecina par to, ka mēs nevēla nesaprotam jūsu situāciju. Attieksme vienmēr svarīgāka par vārdiem. Visskaistākos vārdus var uzrakstīt tā, ka tie nebūs iedarbīgi. Ir vērts domāt par liesvārdību. Šis ir mans vārds pretēji tam, kad ir liekvārdība. Ja, tad liesvārdība atstāt tikai svarīgos, vajadzīgos vārdus. Katrā teikumā, katram vārdam jābūt pārdomātam, tam jābūt savā vietā. Kodolīgums kā galvenais, uz ko tiekties, un jēga vienmēr svarīgāk par vārdiem. Jums vajadzēs vairāk vārdu, jūs rakstīsiet vairāk vārdu. Domāt par šo loģisko secību, lai lasītāji nepazaudētu, lai lasītājs varētu ātri atrast vajadzīgo. Un šeit mums noder vairāki principi, piemēram, apgrieztās piramīdas princips, kas ir tas trīsstūrīts uz leju, un tas ir izmantots jūsu lēmumā, ka mēs vispirms uzrakstam svarīgāko un tad mazāk svarīgo. To var darīt vienmēr lēmumos, to var darīt vienmēr, kad mums ir tiešām svarīgi, lai visi izlasa to, kas ir svarīgais. Un otrs trīsstūrīts, kas ir klasisks, tad klasiska piramīda vērsta uz augšu, ir tad, kad mums ir nepieciešams lasītāju sagatavot, ka mēs nevēlamies uzreiz pateikt to svarīgo. Un te var būt visādi, iespējams, tā ir kāda nepatīkama ziņa, kur jūs vismaz vēlaties argumentēt un tad pateikt, vai tas būtu vēl kaut kas, piemēram, informācija par kādām izmaiņām, ja, kur svarīgi vismaz ir uzsvērt ieguvumus, un tad stāstīt, kas tad būs. Tad divi principi. Parasti izmanto to uz leju vērsto trīsstūri, ja ir informatīva ziņa, ja tā ir neitrāla vai pozitīva, un otru izmanto tad, ja tā ir negatīva ziņa, vai mums tiešām vajag vairāk laika sagatavot lasītāju. Un vēl ļoti labi nodarīt tā devētais triju princips, iesaku arī jums aizdomāties, kur jūs to varētu izmantot. Ko nozīmē triju princips? Trīs psiholoģiski ir skaitlis, ko mēs uztveram kā kaut ko, kas ir pietiekami, ne pa daudz, ne pa maz. Trīs ir arī tāds arhetipisks skaitlis mūsu prātā un pat zemapziņā. Ja mēs esam pieraduši, ka daudz kas ir pa trīs. Luksofors, pasakās, pasaku nosaukumi, romānu nosaukumi, tad trīs siventiņi, trīs muskatieri, dažādi teicieni, veni vidi vici, atnācu, ieraudzīju, uzvarēju, un daudz kas vēl ir pa trīs. Jā, trīs lietas man zāļu skapītī stāv, un kas tik vēl ne. Iespējams, jums arī nāk kāds trīs piemērs. Ja, ja jūs iedomājaties kaut ko, kas ir pa trīs dzīvē, tad pierakstiet to čatā. Bieži vien arī saukrus veido šādi. Virši turpinām darīt, tas ir tipisks triju princips. Kā mēs varam triju principu izmantot dokumentos? Jā, dziesma trīs māsas. Dokumentos triju princips ļoti noder. Piemēram, minot trīs piemērus. Vai sadalot instrukcijas pa trīs. Trīs lietas, kas ir jāizdara.
Vai, piemēram, deleģējot, mēs pasakām, kam tas būtu jādara, kas ir jādara un kad tas ir jāizdara. Atkal triju princips. Triju princips ir lielisks uzskaitījumam. Piemēram, mums ir 3 rimbulīši, vai 3 kvadrātiņi, vai 3 svītriņas. Vai, piemēram, mums ir 3 rinkopas e-pastā. Vai mūsu teksts struktūrāli ir veidots kā ievads, izterzējums, nobeigums. Ko darīt, ja mums ir vairāk nekā 3 uzskaitījumi? Un te man jums jāizstāsta kāds apdrošinātāja piemērs. Apdrošinātājiem un apdrošināšanas noteikumos bija 36 izņēmumi, un tie bija uzskaitīti sākotnēji ar burtiem A, B, C, D, E, F. Tad viņam aptrūkās alfabēts, un viņi prasīja, ko darīt. Vai turpināt ar dubultburtiem, tur AA, vai darīt ko citādi, vai pāriet uz ciparisko. Un es teicu, lai ko jūs darītu, tāpat tie būs 36 punkti. Grūti aptvert lasītājiem kaut ko tādu. Lasītājs tāpat pazudīs. Ko var darīt šādos gadījumos? Šādos gadījumos var mēģināt šos 36 kategorizēt, varbūt mēs varam atrast 3 lielas kategorijas. Varbūt mēs atrodam 10 un vairāk kategoriju, un katrā ir 3. Ja tad šādā veidā mēs varam arī ar to spēlēties. Otrs veids, ja gadījumā nekādi mēs neatrodam, kā 36 punktus kategorizēt, uzskaitot, vismaz mēs varam ielikt atstarpēs katra trešā, lai vizuāli ir vieglāk uztvert. Triju princips kā ļoti spēcīgs. Padomājiet, kur jūs to varētu izmantot varbūt uzreiz savā dokumentā vai dokumentā, ko vēl rakstīsiet. Paldies, jā, Saula Pērkona Daugo, šis ļoti labs piemērs. Argumentējot pirmkārt, otrkārt, treškārt. Jā, un ceturtkārt vairs nevajadzētu. Gan uzrakstīt jau ir grūti ceturtkārt, vai ne? Gan arī mums pazūd jau arī uzmanība līdz tam brīdim. Jā, paldies. Padomājiet, kur jūs varētu triju principu izmantot savā dokumentā. Ja izdomājat, ierakstiet. Un būtiska lieta, ko mēs ik pa laikam kā rakstītāji aizmirstam, ir lasītājs nelasa to, ko mēs gribējām uzrakstīt. Vai ko mēs domājam, bet lasītājs lasa uzrakstīto. Un ja mums pēc tam gadās teikt, viņi pārprata vai viņi izlasīja pa savam, tāpēc, ka mēs visticamāk šādu iespēju pieļāvām. Varbūt mēs neuzrakstījām gana skaidri. Es te rakstu varbūt, jo, protams, ir cilvēki, kas ļoti apzināti izvēlas nesaprast. Ja? Bet tas nav lielākā daļa gadījumu. Lielākā daļa cilvēku tiešām vēlas tomēr saprast. Kāpēc tā notiek? Jo mēs domājam citā ātrumā. Domāšanas process ir absolūti atšķirīgs no tā, kā mēs spējam aprakstīt kaut ko, kā mēs to spējam izteikt vārdos. Un kā citi saprot, tas ir vēl nākamais līmenis. Un tas, kā citi saprot, ir mans kā rakstītāja uzdevums un atbildība. Ja lasītājiem ir problēmas, tās ir arī rakstītāja problēmas. To ir vērts paturēt prātā, kad mēs rakstām. Un tāpēc rediģēt vienmēr vajag to, ko mēs uzrakstījām, nevis ko mēs gribējām uzrakstīt. Jo rediģējot mums bieži vien šeit, es jau zinu, kas tur ir. Es nepievēršu uzmanību vairāk daudzām lietām, bet rediģēt arī ļoti apzināti. Un te mēs nonākam pie šīs koncepcijas, pie jēdziena vienkāršā valoda, kas ir tas pats, kas saprotama valoda. Tas nav nekas tāds pārdabisks vai kaut kas tāds pavisam jauns, kas ir parādījies. Tas vienkārši ir uzsvars uz saprotamību un skaidrību. Protams, saprotamība ir relatīva, tāpēc ir svarīgi zināt, kas ir mūsu adresāts. Un tad mēs varam pielāgot adresātam. Bet lielākā daļa adresātu, neatkarīgi no tā, kāds ir viņu nozares zināšanas un dokumentu prasmes un juridiskās lasīt prasme, viņi gandrīz vienmēr būs steidzīgi, kritiski un skeptiski. Mēs tādi esam kā lasītāji, jo informācijas ir daudz, laika maz, mums nav laika atšifrēt. Ja mums ir lielāka pieredze lasīt dokumentus, jā, mēs ātrāk vienkārši to spējam izdarīt. Tāpēc mūsdienās arvien vairāk runā par tā dēvēto stratēģisko lasīšanu, kad mēs pievēršam uzmanību tekstu veidošanai tā, lai to varētu izlasīt bez īpaši lielas piepūles. Kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt, tāpēc, ka mēs visi esam cilvēki. Pat ja mēs izmantojam kādus rīkus, pat ja mēs izmantojam veidnes, tāpat cilvēks ir tas, kas parakstās, cilvēks ir tas, kas tur pieraksta, papildu informāciju, un cilvēks ir tas, kas lasa. Pat ja cilvēks izmanto, piemēram, ChatGPT, lai saprastu kādu dokumentu, tāpat aiz katra dokumenta ir cilvēks. Un tad, kad mēs runājam klātienē, vai tad, kad mēs runājam pa telefonu, mums ir ļoti viegli to atcerēties. Un nereti mēs esam daudz draudzīgāki pa telefonu klātienē nekā mēs esam e-pastā,
vai kur nu vēl juridiskā dokumentā. Tur pilnīgi liekas, ka mums tāds citas personas mūsos ir, ja vairākas. Un kas mūsdienās ir tas galvenā tendence, ko ir vērts atcerēties, tas jau notiek vairākus gadu desmitus, tas nav nekas jauns, kas parādās tagad, šogad, pagājušajā gadā. Ir tas, ka mēs cenšamies pēc iespējas dabiskāk komunicēt visos kanālos. Tas nenozīmē, protams, ka mēs runāsim tā, kā mēs runājam pa telefonu vai klātienē, tagad juridiskā dokumentā. Bez šaubām, ka nē. Runa ir par toni, par draudzīgumu, par saprotamību, par skaidrību, par šo labo attieksmi, par iejūtību. Un, ja mēs salīdzinām, piemēram, telefonu zvanu un dokumentu, bieži vien, kas varbūt ir par to pašu, ja tad bieži vien dokumentā ir atsvešinātība, tāda birokrātiskā izteiksme, zūd, tad grūti uztvert, ka tur ir kaut kāda vēlme palīdzēt. Un nevienmēr tas ir apzināti, bez šaubām rakstītājs to tā nav domājis lielākoties. Kāpēc tā notiek un kāpēc to svarīgi ņemt vērā? Tāpēc, ka mūsdienās mainās komunikācijas modelis, tostarp informācijas piesātinātības dēļ, kas ir viens no lielākajiem iemesliem. Tostarp arī tāpēc, ka mēs arvien vairāk domājam par lasītājiem, kas nav tikai tie, kuriem ir pieredze un spēja lasīt dokumentus. Mēs domājam par visiem. Ja, mēs apzināmies, ka cilvēki ir dažādi, ka viņu lasīt prasme ir dažāda, ka viņu uztveres īpatnības ir dažādas un tā tālāk. Un tādēļ mūsdienās komunikācijas modelis no ierastā, kur mums ir sūtītājs, saņēmējs, izvēlētā ziņa un izvēlētais kanāls, kur svarīgākais vienmēr bija sūtītājs un ziņa, mūsdienās mūsu svarīgākais ir saņēmējs. Viss ir par un ap saņēmēju. Nevis pašmērķa dēļ, bet tādēļ, lai veicinātu lietas, lai lietas notiktu. Cilvēki daudz vairāk iesaistās, ja viņi jūtas labi tajā brīdī, kad viņus uzrunā. Kā tad ir iespējamie spēka vārdi? Un, protams, ka šie spēka vārdi nebūs izmantojami visos dokumentos. Vienmēr. Bet mans mērķis ir parādīt dažādas tekstus, dažādas dokumentus, un tāpēc es minēšu šeit šos visus. Pirmkārt, tā ir dialoga valoda, jūsu valoda, kā mēs to sauktu, kad mēs uzrunājam otru pusi ar jūs, nevis vārds uzvārds vai uzņēmums, un mēs arī sevi identificējam kā mēs. Ne visas iestādes to ir sākušas darīt, dažas eksperimentē, bet es domāju, tas ir tikai laika jautājums, kad jūs arī iespējams rakstīsiet nevis pārvalde, norāda vai secina, bet secinām. Ja tas ir visticamāk tikai laika jautājums. Paldies un lūdzu, kā tādi pamatvārdi komunikācijā, kas ir ēpastu komunikācija, kas varbūt ir arī tas pašas oficiālās vēstules, kur mēs pasakām paldies otrai pusē par to, kas ir izdarīts, vai arī pasakām lūdzu, pirms mēs aicinām kaut ko darīt. Vārds piemēram ir ļoti spēcīgs, jo liek mums pašiem izkāpt no abstraktuma kastītes, jo mums, kas esam iekšā terminos, nozarē, visā notiekušajā, mums ir grūti aptvert, ka kāds to abstrakto var nesaprast vispārīgo, jo mēs saprotam visu no pusvārda. Cilvēkiem ir vajadzīgi piemēri. Visi novērtēs piemērs. Vai, piemēram, ja tā ir aprēķina formula, iedot piemēru aprēķina. Vai, piemēram, ja tas ir kāds sarežģīts termins vai process, iedot piemērus. Tāpat vārds jo liek mums skaidrot. Dažkārt šķiet, varbūt tas nav jāskaidro. Tas šķiet pašsaprotami, bet bieži vien otrai pusē tas nav pašsaprotami. Un vārdiņš lai, jo tas liek uzsvērt iegūmus. Ja? To mēs jau redzējām. Un ļoti spēcīga kombinācija arī vārdiņi ja, tad. Kāpēc šī spēcīga kombinācija formula? Jo ļauj mums izvairīties no liekvārdības un atkārtošanās. Tad vienreiz mēs pasakām, ja tā tad būs tas un tas, tad būs un tas. Ja, tad būs tas. Vai, ja, piemēram, izdarīsiet šo, tad būs tas. Ja izdarīsiet to, tad būs tas. Tad ļoti spēcīga formula, kas ļauj mums lasītājiem saprotam izstāstīt kaut ko. Un arī mums pašiem ļauj mums būt mazāk liekvārdīgiem. Ja iespējams, jūs jau to lietojat neapzināti. Ja vēl ne, tad patrenējieties, pamēģiniet šo formulu lietot. Ja, tad. Taču bez šaubām valoda nav pašmērķis. Nav tā, ka mums tagad par vārītēm jāraksta tikai šie spēka vārdi vai nekas cits. Protams, ka valoda tas ir rīks. Komunikācijas rīks, un ja mūsu komunikācijas mērķis ir būt skaidriem un saprotamiem, un mēs esam šajās mācībās tādēļ, ka šāds mērķis ir, tad valoda var ļoti spēcīgi kalpot par spēcīgu instrumentu tajā. Un runājot par to, cik spēcīgs rīks ir valoda, paskatīsimies arī nedaudz uz nepatīkamām ziņām. Ja, paraudzīsimies uz to, tādu soli pa solim, kā tās veidot un kas tajās ir svarīgi.
Bet pirms tam es nedaudz parādīšos jums pilnā ekrānā un parunāšu par tādu lietu kā pozitīvā rāmēšana. Iespējams, ja jūs jau esat dzirdējuši par pozitīvo rāmēšanu, un tā jums tā kā nešķiet nekas jauns. Es varu savu kameru stīt. Tā jums nešķiet nekas jauns, bet patiesībā pozitīvā rāmēšana bieži vien netiek izmantot. Ko es ar to domāju? Es te nedomāju kaut kādas ezotēriskas, kosmiskas enerģijas, pozitīvās enerģijas un ko tik vēl ne. Es domāju to, ka, mēs bieži vien aizmirstam, ka pozitīvi vārdi, kuriem ir pozitīvas asociācijas, mums palīdz tikt galā arī negatīvās situācijās. Nu, piemēram, klasisks piemērs, klasisks komunikācijas traucēklis ir vārds diemžēl. Jā, zinu, ka dažkārt bez vārda, diemžēl, ir grūti iztikt. Es zinu, ka dažkārt mēs vārdā, diemžēl, ieliekam ko nu kurš. Atvainošanos, patiesu nožēlu un ko tik vēl nē. Bet tajā brīdī, kad mums ir jāskaidro citiem, ko mēs ieliekam kādā vārdā, tad kaut kas nav kārtībā. Jo tikpat labi otra puse nezina, ko mēs ielikām šajā vārdā. Vārdiem ir jābūt saprotamiem, skaidriem. Mums nav jābūt paskaidrojumam, ko es ieliku šajā vārdā. Tādēļ ir labi izvairīties no vārdiem, kas rada šo negatīvo sajūtu. Diemžēl ir viens no tiem. Es dažkārt mēdzu izdarīt mazu vingrinājumu, ierakstiet savā e-pasta pārlūkā vārdu diemžēl un paskatieties, cik daudz jūs to lietojat e-pastos un novērtējiet, cik gadījumos tas ir bijis liekas. Vai cik gadījumos to varēja aizstāt ar kaut ko citu, lai cilvēks saprotu, ko jūs gribējāt tajā ielikt. Redzēsiet, 95% apmēram jūs būtu varējuši iztikt vai aizstāt. Nu, lūk, kas ir vēl tie vārdi, kas mums bieži vien rada negatīvas asociācijas, nevis pozitīvas? Nu, pirmkārt, tas ir pārlieku lietots noliegums. Ja tur netiks ņemts vērā, ja netiks tas un tas, vai ka kaut kas nav iespējams, nebūs, bez šaubām nav jāmelo. Pozitīvā rāmēšana nenozīmē, ka mēs pēkšņi melojam. Mēs varam pateikt to pašu, bet ar citu izteiksmi. Nu, piemēram, šobrīd tas nav iespējams. Varbūt mēs varam pateikt, kad būs iespējams, vai kas ir iespējams šajā brīdī. Vai, piemēram, beidzam darbu tikos un tikos, strādājam līdz tikiem un tikiem. Vai, piemēram, šobrīd nevaram nosūtīt, kad varēsim nosūtīt. Ja, tad ir mazi piemēri. Un arī daži vārdi, kas rada neapzināti sliktas asociācijas, tas ir vārdiņš bet. Pievērsiet uzmanību, bet nākamreiz tas ir tā devētais komunikācijas traucēklis. Arī varbūt to varat aizstāt ar un 95% gadījumu nemainīsies, jēga būs tāpat. Varbūt jūs varat vienkārši likt punktu un sākt jaunu teikumu bez vārda bet. Ja pamēģiniet nākamreiz, tas ir viens no principiem vēl. Tāpat arī dažādi vārdi, kas izraisa nepatīkamas asociācijas, ir vārds problēma. Ja, bieži vien labāk varbūt tā ir situācija vai gadījums, un ļoti bieži tā tiešām ir situācija, nevis problēma. Ja, un citi vārdi, kas mūsos nerada labas asociācijas. Un arī šī atsvešinātā attieksme, nu tad kā tur bija, pārvaldē tika secināts vai kaut kas tāds, jo mazāk ciešamās kārtas, jo labāk, un jo mazāk šīs atsvešinātās izteiksmes, jo labāk. Nu, tāpēc mēs un jūsu valoda ir tik spēcīga. Tāpat arī vārdiņš norāda. Ja, bieži vien juridiskajos tekstos, lēmumos un citos mēs redzam, ka valsts iestādēs vārds norāda, pārvalde norāda to un to. Nu, ja mēs varētu to aizstāt, kaut vai ar informē, ja ļoti vajag šo vārdu, bet ideālā gadījumā vispār to nerakstīt nemaz, rakstīt, uz ko tad norāda. Ja sāk to teikumu ar to, uz ko tad norāda. Tad tas būtu pavisam labi. Jo norāda arī rada tādu pārākumu sajūtu. Viss, kas lasītājiem rada, ka viņš tāds zemākā pozīcijā, ka viņam tā kā neviens negrasās palīdzēt, tas viss lasītājā rada nepārāk jauku sajūtu un veido tos komunikācijas traucēkļus. Varbūt arī jūs varat iedomāties par kādu komunikācijas traucēkli, ko jūs izmantojat savā tekstā un ko jūs iespējams varētu aizstāt ar ko citu. Jā, padalieties komentāros. Vai varbūt ko esat redzējuši kaut kur. Man no tādiem nesenākajiem, tādiem klasisks piemērs ir riska kapitāls. Kādreiz bija termins riska kapitāls, ko pārveidoja oficiāli par iespēju kapitālu, pilnībā noņemot to negatīvo nokrāsu. Ja? Tad tas ir iespēja kapitāls. Un mēs redzam, kā ar vārdu maiņu mēs varam patiesībā būt daudz iedarbīgāki. Nepatīkama ziņa. Pirmkārt, nepatīkama ziņu sūtīšana un rakstīšana nav pirmais, ko mēs darām.
Ir ļoti būtiski, ka mēs iepriekš sagatavojamies, saprotam kontekstu, visu apkopam informāciju un veicam to mājas darbu. Arī apkopojam to, ko mēs zinām par saņēmēju. Varbūt mums jau kāda iepriekšēja pieredze ir ar saņēmējiem, varbūt mēs zinām par viņu komunikācijas stilu. Nu, jebko, kas mums palīdz sagatavoties. Mēs izskatām visus faktus, jo jebkura rakstīšana, īpaši juridiskā rakstīšana, protams, ir tikai daļa no rakstīšanas. Ja? Liela daļa procesa aizņem sagatavošanās. Un tad ir būtiski atlasīt un sākt ar uz lasītāju vērstiem argumentiem. Jo, piemēram, ja argumenti tā kā uz mums vērsti un tā kā mums svarīgi, bet lasītājiem ne, lasītājiem būs grūti identificēties, jā, ar to, kas tad tur tiek rakstīts. Un lasītājs domās, nu jā, viņiem jau vienalga, jā, kaut kas pamāc. Ideālā gadījumā, ja mēs šajos argumentos varam izmantot mūsu adresāta valodu, ko es ar to domāju, varbūt adresāts kaut kādas lietas sauc vienā veidā, un tad mēs varam saukt tā šādu un ieklās ielikt to pareizo terminu. Vai varbūt adresāts kaut kā citādi runā, ko mēs varam izmantot arī savā tekstā, lai padarītu tekstu saprotamāk. Es te nerunāju, protams, negatīvas lietas vai kaut kādu vienkāršumu vai kaut ko vēl, bet tīri iejusties nedaudz lasītāju kurpēs. Un tikai tad seko skaidrs saprotams atteikums, sliktā ziņa. Tad mēs piedāvājam alternatīvas, un tad mēs cieņpilni atvadāmies. Un bieži vien mēs pēc argumentiem un pēc tā, kā mēs esam sagatavojuši savu lasītāju, mums pat nav nepieciešams vairs baidīties, kā viņš uztvers to slikto ziņu. Viņš, iespējams, to jau būs sapratis jau iepriekš. Tas ir mērķis, vienmēr sliktu ziņu sūtot, tas ir mērķis mums kā autoriem. Ja man jāieliek šo jau tādos tomēr precīzākos elementos, tad noteikti mēs te varam runāt par tādiem elementiem, atkarībā no tā, kāds dokuments tas ir. Ja tā ir vēstule, tad tur būs sveiciens, uzruna, pateikt paldies par kaut ko vai dot kaut kādu novērtējumu, atzinību, nezinu, sadarbībai vai kaut kam vēl, ja ir iespēja. Vai, piemēram, tā ir vēstule, tad paldies, ka vērsāt mūsu uzmanību uz šo situāciju. Un tad, ja tā ir vēstule, atkal mums nodara, varbūt vieta ir atvainošanās, bet varbūt ne, bet katrā ziņā lasītājs to gaida visvairāk, un vairīties no vārdiem kā nožēla, diemžēl, manis minēto iemeslu dēļ jau. Jo bieži vien mēs tur ieliekam vairāk nekā mums šķiet. Ko lasītājs gaida? Ko jebkurš cilvēks, kuram ir jāsūta slikta ziņa, viņš visticamāk gaida risinājumu un labu ziņu, vai ne? Un ja tāda nav, tad viņš gaida savu veidu atvainošanos. Protams, atkarībā no dokumenta. Lēmumā mēs neieliksim atvainošanos visticamāk, bet ir dokumenti vēstules, piemēram, kur mēs to varam. Uzklausīšana, te tas par kontekstu, ja, ka mēs vēstuli vienmēr sākam ar kontekstu, ar runāšanu cilvēku valodā, ar piekrišanas izteikšana, ja tas ir iespējams, sapratnes izrādīšana. Bet tajā pašlaik tā sapratnes izrādīšanai, kā jau iepriekš vienā piemērā minēja, jābūt jēgpilnai. Mēs nevaram vienkārši teikt, saprotam jūsu situāciju, un pēc tam pārējais teksts par to vispār neliecina. Vārdi nav tik svarīgi kā attieksme. Attieksme vienmēr svarīgāka. Un tālāk situācijas problēmas skaidrojums, pēc iespējas runāt saprotami un izmantot šo pozitīvo izteiksmu, šo pozitīvo rāmējumu. Tad ļoti bieži cilvēkiem ir iebildumi. Viņi lasa un uzreiz domā, jā, bet kāpēc tā, kāpēc šis? Labs rakstītājs sūtot nepatīkamu ziņu, uzreiz atspēko arī iebildumus. Nevelti saka, ka rakstiskā forma ir tāds monologs, kurš jāveido dialoga formā. Līdz ar to, ja mums jau ir iebildumi zināmi esošai situācijai, varbūt mums jau veidnes pat ir, varbūt mums ir šablona katram iebildumam, tad mēs varam tos iekļaut. Tas arī palīdz uztvert tekstu un nepatīkamo ziņu labāk, jo cilvēks, jā, viņi jau redz padomā arī par šo man iespējamo iebildumu. Tad mums ir kaut kāds risinājums, varbūt mēs varam piedāvāt kaut kādu alternatīvu vai vismaz parādīt vēlmi palīdzēt vai vēlmi sadarboties. Ja? Vai arī mums tur iespējams ir kaut kāds atteikums vai tā sliktā ziņa, bet tas neizslēdz citu. Mēs joprojām varam rādīt sev kā sadarbību vērstus partnerus. Un vēl katrā tekstā ir svarīgi, lai cilvēks zinātu, ko viņam ar šo tekstu darīt. Labi, līgumā nebūs aicinājumi rīkoties, MK noteikumos nebūs,
Bet lēmumā būs, vēstulē būs, citos dokumentos arī būs aicinājums rīkoties. Katrs cilvēks, jebkura teksta beigās, šādā ziņā grib zināt, kas viņam jādara. Nu, vai viņam nav jādara nekas, vai arī viņš kaut ko, viņam kaut ko obligāti vajag darīt, vai viņš kaut ko varētu darīt. Ja? Un tad ir labi, ja mēs to izsakām aktīvajā formā, lūdzu izdariet, nevis lūgums izdarīt vai aicinām izdarīt. Tā ir vēl viena birokrātiskas izteiksmes un atsešanās izteiksmes pazīme, kas nav draudzīga un kas rada šo sienu, nu, ka mēs mūs jau nesaprot. Kāpēc? Kāpēc lūgums izdarīt un aicinām izdarīt nav tik labs kā lūdzu izdariet? Tāpēc, ka tas ir tas, kā mēs dabiski runājam. Ja es lūgtu kādu no jums tagad, nezinu, kaut ko izdarīt, ierakstīt komentārā kaut ko, es teiktu, lūdzu, ierakstiet komentārā. Es neteiktu, aicinu ierakstīt komentārā. Nu, varbūt kaut kādā brīdī man izsprūktu, bet pamatā es teiktu, lūdzu, atzīmējiet plusiņu, lūdzu, izdariet to, lūdzu, uzrakstiet, kas jums te nepatīk un kas patīk. Tā ir aktīvā forma. Mēs ikdienā nerunājam tik stīvi un robotiski. Mums tā nav jārunā arī vēstulēs. Tie laiki, kad mums bija jābūt birokrātiskiem, ļoti stīviem un formāliem dokumentos, vēstulēs un citur, tie ir pagājuši. Šobrīd no vilciens strauji rit uz priekšu būt vismaz neitrālam, ja ne pozitīvam, ja draudzīgam. Jo draudzīgāk mēs būsim, jo labāk. Lasītāji no mums to sagaida. Dažkārt šķiet, nu jā, bet valsts iestādes taču tā komunicē. Lasītājiem vajadzētu ņemt vērā, ka valsts iestādes tā komunicē. Taču lasītāju prātā nav dažādas kastītes, kur ir šādi ar mani komunicē valsts iestādes, šādi ar mani, piemēram, komunicē Elektrum, šādi ar mani komunicē, es nezinu, sociālajos medijos influenceris. Lasītājs visu komunikāciju liek kopā. Un ja kaut kur viņam patīk, kā pret viņu izturas, viņš vēlas to sagaidīt arī no citiem. Viņš nevēlas, bet viņš to sagaida arī no citiem. Nākamais punkts, nobeigums, pēc iespējas pozitīvs. Varbūt mēs varam pateikt kaut ko par kaut ko paldies. Un cieņpilna atvadu frāze atbilstoši situācijai. Ja? Nu, tad uzmanīgi ar jauku dienu vēlot. Dažkārt nav nekā labāka par ar cieņu vai cieņā. Lai kura forma jūs izvēlatos, abas ir pareizas. Uzmanīgi ar visiem šīm tādām saldajām frāzēm, ja? Lai tās tiešām atbilst realitātei. Nu, ko paskatīsimies tagad ātri arī kādu jūsu dokumentu atkal iesaistieties, lūdzu, piefiksējiet, kas jums patīk, kas jums varbūt, ko jūs darītu citādi, ja? Nu, tad šis lēmums par finansiālajām saistībām. Kur tātad ir veikts ieturējums, tiek aprēķināta nokavējuma nauda. Mums ir 2 lapas puses, ja nemaldos. Jā, pēc tam pastīsimies arī otru lapas pusi. Sāksim ar šo. Kas jums patīk, ko varētu darīt citādi? Argumentējot, pirmkārt, otrkārt, treškārt, patīk tabula. Nerakstīt veikts ieteikums, bet ieturējām, jā, nu tas būtu vislabāk, jā. Veikts ieturējums, nu tik birokrātiski, tik atsvešināti un arī liekvārdīgi. Kas vēl? Boldi par daudz, jā, es tieši par to pašu baidu šobrīd domāju. Teikums sākums nepatīk, jā, man arī, man liekas, mēs sākam kaut kā ļoti sarežģīti. Tabula iecentrētu. Vēl. Jūsu domas, kas patīk, ko darītu citādi? Labi, es parunāšu par dažām lietām, ko jūs rakstīt, ka 2. jūlijā jau ieturēts. Jā, jo tur ir tik pamatotie noteikumi frāze, var aizņemt un pirms skolu ielikt iekavās. Jā.
Lūdza vietām lūdzām. Tagad dienas aprēķinu. Jā, nu forši daudz labu ideju jums. Paldies. Ieturēts apmēram būtu pietiekoši. Lietots jums, jā, labā lieta. Bez šaubām. Mans tāds skats no malas, bet atcerieties, ja tas ir skats no malas, neviens labāk par jums lietas nezina. Es rakstītu, man nepatīk jau uzreiz tas atklāsts, ja, pēc par finansiālām saistībām. Tas īsti neko nepasaka. Man prasās tur tā kā vairāk konkrētības tajā atklāstā, jau satura atklāstā pie par. Ja par arī atklāsts nav jāslīpina. Neviens regulējums nenosaka, ka atklāsti būtu jāslīpina. Visi slīpinājumi un boldi un pasvītrojumi rada risku, ka teksts būs pārāk raibs un būs grūti uztverams. Ja es ņemtu no slīpinājuma pašā augšā un arī rakstītu konkrētāk. Man arī, un tad nākamais man tiešām mulsina tas sākums, lauka atbalsts, izmantojot speciālu tiešsaistes formu, nosūtīja jums lēmumu. Jā, nu, es piekrītu, ka tas viss ir svarīgi, gan kāda bija tā forma, gan arī kā sauca to lēmumu, bet, manuprāt, nu, tas nav tā būtiskākā informācija. Ja tā būtiskākā informācija ir to, ko mēs lūdzām. Ja mēs lūdzām atmaksāt, nepamatot saņemt to atbalstu, un tad var teikt, par to informējām tajā un tajā veidā, tādā un tādā lēmumā. Nu, es laikam samainītu vietām. Nākamā lieta apmērā ir liekas. Visur, kur jums gribas pie eiro vai pie kuras summas pierakstīt apmērā, nerakstiet to. Pamēģiniet izdzēst. Atbalstu 1408,50 eiro vai atbalstu šo eiro apmērā. Nu, nē, doma nemainās. Svarīgākais ir eiro. Tas, ka tas ir apmērs, uz to nav rāda summa. Ja, tas tā ir atkārtošanās. Tad apmērā mēs mierīgi varam nerakstīt, ja mums jau ir konkrēta summa. Tā, un otra lieta, kas man mūsina, ir tie datumi. Ja jūs arī, kāds no jums arī to pieķēra, ka datums, ka tas tika jau ieturēts jau 2. jūlijā, bet jā, bija jāsamaksā līdz 20. jūlijam. Tas mani nedaudz mūsina. Tā, dienests informē. Klasiskā liekvārdība vienmēr slēpjas visbiežāk teikumu sākumos. Dienests informē. Pirmkārt, dienests ir šīs vēstules autors. Nu, tad skaidrs, ka tas ir dienests, kas informē. Otram kārtam, šī ir vēstule, šī ir informācija. Tad informē liekas. Vienkārši pamatojoties uz to un to, visi informē un norāda ir pilnīgi lieki. Pamatojoties uz to un to, veikts ieturējums. Un te es piekrītu tam, kurš ieteica to MK noteikumu un likt iekavās. Beigās, pirms kola, manuprāt, ļoti laba doma. Un tam es vienkārši teiktu, ka tādā un tādā jūlijā jau ir veikts ieturējums, piekrītu jau no jums aprēķināt atbalsta maksājumu 26477. Viss tā kā ieturējums tik un tik bez apmēra. Kas novirzīts? Drīkst. Kas novirzīts? Jā. Ka var iejaukties kaut kādā brīdī. Man liekas, šeit tas dienests informē mūsu gadījumā, tad, kad mēs gatavojam šos lēmumus, tad dienests ir kopīgā iestāde un šo lēmumu gatavo pārvalde. Un tad mēs arī izsam, ka, piemēram, dienests informē vai pārvalde veikusi kaut kādu darbību. Ar domu tādu, vai ka klientam tas šobrīd ir, vai lasītājiem tas ir būtiski, kurš informē? Šī ir vēstule, kurā viņu informē. Es domāju, tas ir brīdī, ja ka viņi pārsūdz šos lēmumus. Es nezinu, varbūt kļūdos, lai vadība arī varbūt Jā, varbūt tas ja ir viņi tāds jautājums, kas pārsūdz šos lēmumus, tad viņi pārsūdz tā kā mūsu pārvaldes lēmumu un dienas kā iestāde, tad, nu, tev ir cits kaut kāds nākamais līmenis, kurā tu šo izskata un var labot. Manuprāt, šeit nav jāraksta nekas, vienkārši tas un tas notika. Jo fakts jau ir noticis. Te nav jāraksta neviens, te nav svarīgi, kurš informē. Svarīgi jau ir fakts. Jebkurš, ko mēs rakstīsim, informē vai norāda, jāatzīmē, nav svarīgi. Vienkārši fakts ir jāmin. Notikušais fakts, tie ir svarīgi. Visi tie balss ievingrinātāji, kā mēdz teikt, un tie tukšuma aizpildītāji nav svarīgi. Fakti ir svarīgi. Tas, kurš to informē, jau nav svarīgi. Fakts jau ir noticis. Jā, var iztikt. Jā. Tad un tad tik ietrāt nav. Tieši tā, Ilze, ļoti, ļoti, ļoti pareizi. Tā ir tā mana doma. Nākamais tabula, manuprāt, ir laba.
Centi ir pareizi, nevis eiro centi. Centi ir pareizi. Jā, tur arī maza liekvārdība. Tabula ir labs risinājums, bet tabulām vienmēr jābūt saprotamām. Un tagad mēs paskatīsimies. Lēmumā noteikti atmaksājumā summa, atgūtā nepamatot saņemta atbalsta pamatsumma. Es, piemēram, vairs nesaprotu, vai tā atgūtā nepamatot saņemta atbalsta pamatsumma ir tas pats ieturējums, kas tikko bija, jo tas tiek pēkšņi nosaukts citos vārdos. Varbūt tur arī jāpieliek tas datums klāt, lai ir saprotamāk. Atlikusi atgūstamā nepamatot saņemta atbalsta pamatsumma 9.9. Uz ir liekas, tas ir tāds krievlots ietekmē, mums parādījās tas uz datumu, ne datumā, ja? Pietiek tikai ar datumu. Aiz 25 vienmēr punkts. Latviešu valoda pareizi datumu pieraksta īsajā šajā formā ar punktu aiz gadskaitļa vienmēr. Aprēķinātā nokavējuma nauda 9.9. Labi. Kam vēl būtu vērts pievērst uzmanību no tādām tehniskām lietām? Saistītās atstarpes aiz gada, pirms jūlija, tūkstošus, kamēr ir 4 cipari tikai neatdalām ar atstarpi. Sākam atdalīt no 5. cipara. Ja tur būtu 14,000, tad mēs atdalītu ar saistīto atstarpi. Viens nav jāatdala no 408. Un latviešu valodā mēs decimālu skaļos izmantojam komatu, nevis kolu. Tad nevis punkts 50 centi, bet komats 50 centi. Izņēmums ir tikai Excelis, kur ir formulas, bet arī tur, protams, mēs varam iestatīt, lai formulas rēķina ar komatu. Tā, nākamā lieta, kam apmēriem teicu, atgriežamies pie tabulas. Tabulas, manuprāt, šeit kopā iet ar to izcēlumiem. Es arī piekrītu par to, ka pārāk daudz boldu. Traknraksts, ja bolds, ir labākais izcēlums, ko jūs varat izmantot, jo pasvītrojums ir saitēm, slīpraksts ir svešvalodā vārdiem, nu vai kaut kādiem, pieņemsim, nosaukumiem. Mums paliek tikai bolds, bet tas bolds ir jāizmanto strateģiski. Kas ir svarīgi tiešām lasītājam, kas man ir jāizceļ? Jo ne viss šeit, manuprāt, ir jāizceļ. Ja? Piemēram, iespējams, es to pēdējā rinkopā, tās pēdējās 2 rindas nemaz neizcelt. Es arī padomātu, ko vēl izcelt vai neizcelt iepriekš. Kāpēc neaizrauties ar izcēlumiem? Jo tas saraibina un apgrūtina lasāmību. Un, ja mēs izceļam, tad 1, 2, 3 vārdus nevajag izcelt rinkopu vai 2 rindas. Tabula. Tabulā, manuprāt, ir nevajadzīgi tāds ļoti drūmas tās līnijas. Es liktu pelēkās līnijas, un tad mazāk drūmas, lai līnijas nenovērš uzmanību. Svarīgākais jau tabulā ir teksts. Un otram kārtām es droši vien ļautu tai tabulai elpot. Šobrīd viss tik ļoti iespiests ir, ja tā tabula uzbrauc gandrīz vai dzēšanai virsū. Tabulā tik šauras tās līnijas, ka ir arī grūti uztvert tajā rakstīto. Tā kā līdz jūlijam atkal saistīto atstarpi trūkst, un saistītās atstarpes mēs liekam, kurš man pateiks, kurš atgādinās citiem, kā liek saistītās atstarpes. Tā, lai nepaliktu vienā rindas galā gadskaitlis un otrā rindā būtu gads. Kā mēs liekam saistīto atstarpi, lai gads nerakstītos ar lielo burtu. Ctrl, Shift un Space. Jā, tieši tā. Tad šeit visur saistītās atstarpes. Tas ir mīts, savulaik radās vecajos dinku noteikumos, ka atstarpes neliek. Tā kā tad ir liekas, tā kā tika saņemts, pamatot, tad pamatos sākot, tad ir vajadzīgs, lai nenovirzītos no jēga nezustu. Sākot ar jūliju, tiek aprēķināta nokavējuma nauda. Vēl 3. datums parādās. 6% gadā no neatmaksātās parāda pamatsummas. Jā, es neliktu arī droši vien, es te neliktu visu boldā. Es iespējams vispār neliktu šeit boldā neko. Es parasti saku jāraksta tā, lai nevajadzētu izcelt. Nu, un otra rinda ātri izskatīsim, un tad vēl dažas lietas, ko es labprāt jums šodien izstāstītu. Lēmums turpinās pozitīvā ziņa, ka lēmums ir uz 2 lapas pusēm. Paskatieties, ko jūs gribētu šeit mainīt. Un atceramies, ka tā ir nepatīkama ziņa. Ja? Kā mēs varam rakstīt? Nu, tad pirmām kārtām, jo skaidrāk tas ir, jo pozitīvāk. Dienas norāda.
Mainīt tekstu sienu sākumā, jā, Inga piekrīta. Mhm. Es visu šo rakstītu draudzīgāk. Jā, pamatoties. Jā, Evi, tas pilnīgi piekrīt, jā. Nu, šeit varētu uzrakstīt daudz, daudz draudzīgāk. Kā ar tekstu iekļaušanu vienā lapā un kā pārnest tekstu uz nākamo lapu, jo jāpārnest tikai daži vārdi. Es zinu, nu, ziniet, kā tā viena lapa, protams, ir ideāla. Ideāli, ja dokuments mums ir uz vienas lapas, tas ir ideāls, uz ko visi varam tiekties. Bet, ja mums saspiešanas dēļ zūd pārskatāmība un uztveramība, tad nav tā vērts. Ja, tad nav vērts saspiest visu vienā lapā, lai ir uz divām lapām, bet tad pārskatāmi. Pārskatāmība, saprotamība, uztveramība ir svarīgāka par to, uz cik lapām mums ir dokuments. Mums patiks lasīt garus dokumentus arī tad, ja tie būs arī garus dokumentus, ja tie būs vienkārši pārskatāmāk noformēti. Bet es parādīšu dažus trikus, ko varētu darīt. Sajūta, ka izteikti draudi. Paldies, Uģi, paldies, ka šo minējāt. Man arī man ļoti tāda draudīga sajūta un tiešām tāda nepatīkama. Ja būs spiests, kas ir vēstules sagatavošanas brīdis, jā, tad lūdzam rūpīgi sekot noteikumiem. Jā, Indula, paldies, tik labas lietas, ko jūs te iesakāt. Padarīt to draudzīgāk. Tūlīt ķeršos pie tā, bet vismaz ko mēs varētu darīt, lai ietaupītu vietu un varbūt pat kādā brīdī vienā lapā jāskatās. Nu, pirmkārtām, dzēšam lieko. Tad, kad jūs dzēsīsiet liekos vārdus, jums atbrīvosies vairāk vietas. Nu, tas ir bez šaubām. Jums atbrīvosies vieta, kā tabulu padarīt nedaudz uztveramāku. Otrām kārtām, nu, izvērtējiet visu, kas tajā lapas pusē ir, vai jums tiešām to visu vajag, un vai jūs nevarat kaut kur varbūt kaut kādu to atstērpi mazāk uztaisīt. Kaut kur lielāku, kaut kur mazāku. Nu, pieņemsim. Kā viens no variantiem. Tad, ko mēs vēl varam darīt bez šiem, ir saprast, ko mēs varam rakstīt varbūt mazākiem burtiem. Nu, piemēram, tabulā informācija bija mazākiem burtiem, bet arī rekvizītus mēs varam rakstīt mazākā formā. Ja? Nu, tā ir tāda papildu informācija. Varbūt ne pavisam maziem, bet mēs varam rakstīt mazākiem. Nu, un vēl viena lieta, ko iespējams jau kāds no jums ir dzirdējis, tad mūsdienās, protams, mēs ļoti mainām arī fonta veidu. Jā, arvien biežāk iestādes un uzņēmumi izvēlas piekļūstamākus fontus, un Times New Roman, jeb tie fonti, kuriem ir tādas ķepiņas mazas visiem burtiem klāt, jā, gan jūs varat pietuvinot, redzēsiet, ka tur tāds dekoratīvs līnijas. Šos fontus arvien vairāk aizstāja Calibri, Aptus un citi fonti, kuriem nav šo ķepiņu, un kuri pēc ekspertu vērtējumu un pētījumiem ir labāk lasāmi. Un ja mēs šo pārveidotu par Calibri, piemēram, vai Aptusu, jūs arī redzētu, ka teksts būtu, nu, ka vietas vairāk atbrīvotos. Un tas kā viens no variantiem, bet, protams, tas ir kaut kas tāds, ko lemt visā iestādē kopumā. Un tas nav kaut kas tāds, ko mainīt no dokumenta uz dokumenta. Par draudzīgumu. Nu, pirmkārtām, es nerakstītu pamatoties uz norādīto, bez šaubām, nē, jo tas ir skaidrs, tas viss joprojām esam vienā vēstulē. Un es nerakstītu dienas lūdzu. Es rakstītu lūdzu 15 dienu laikā samaksājiet atlikušo to un to. Es nerakstītu no šīs vēstules sagatavošanas brīža, jo ko tad man darīt? Tagad man kā lasītājiem jāiet uz pirmo lapas pusi, jāmeklē, kurā dienā tika sagatavot vēstuli. Kāpēc? Kāpēc? Radīt lasītājiem papildu darbības. Vienkārši 15 dienu laikā, varbūt mēs pat varam sarēķināt to datumu galā. Mēs varam sagatavošanas brīdim pielikt klāt 15 dienas un uzrakstīt konkrētu datumu, līdz kuram jāsamaksā. Tas ir par dizainu. Jā, par lietotāju dizainu, tostarp arī par juridisko dizainu. Tad lūdzam līdz tādam un datumam samaksāt nepamatot saņemt atbalstu no aprēķina nokļūmes. Es nezinu, varbūt nepamatot saņemt to jau bija divreiz pateikts, varbūt ar to pietiek jau. Varbūt mēs varam to kaut kā uzrakstīt, samaksāt tik un tik un nokavējam naudu. Ja? Nu, tā kā konkrētu summu uzrakstīt. Neatkārtot vēlreiz, ka tas ir nepamatot, jo vienreiz skaidrs, otrais jau pavisam skaidrs, ka tas bija nepamatoti. Punkts. Ja? To veicot pārskaitījumu, es liktu beigās, pirms rekvizītiem. Tālāk, ja atmaksas veikšana vienā maksājumā nav iespējama, ja nevarat samaksāt vienā maksājumā, nevis ja veikšana nav iespējama, ja nevarat samaksāt vienā maksājumā, lūdzu sazinieties ar dienestu, lai sadalītu parādsaistības vairākos maksājumos.
Tad visu to teikumu vienkāršāku. Un tad es ieliktu rekvizītus, lūdzu, veiciet maksas pārskaitījumu uz šiem rekvizītiem, un tad tikai es rakstītu, nākamais man būtu, ja norādītais termiņš netiek ievērots, tā jau būtu nākamā rinkopa, jo pirmā doma jau beidzās. Ja nevajag vienā rinkopā dažādas domas, tad es rakstītu, ja nesamaksāsiet līdz noteiktajam termiņam, nevis netiks ievērots, ja nesamaksāsiet līdz tādam datumam, un tad uzrakstiet vienkārši, kas notiks. Nevis dienas būs spiests. Ko nozīmē spiests vai nespiests? Vienkārši tā notiks, vai ne? Tad dienas ko darīs? Ja? Sāks piedziņas procesu un nodos izpildēji. Un būs daudz vienkāršāk. Vai uz citu dokumentu atgriešanas nianses? Tas ir jāskatās, ja to jūs labāk zināsiet. Tā, jautājums par to, kā rakstīt iestādi, lūdzu samaksāt vai lūdzam samaksāt. Lūdzu samaksājiet. Vislabākā forma vienmēr jūsu valoda. Lūdzu, samaksājiet. Tas nav par to, ka jūs lūdzat, tas ir par to, ka viņiem jāsamaksā. Tālāk, dienas norāda. Šī ir atkal kaut kāda papildu informācija. Ja? Tad tā nākamā rinkopa. Vienkārši informācija par aktuālo parādu saistību un aprēķināto nokavējumu naudu meklējiet. Ja nevis ir norādīta, atkal norāda, bet meklējiet. EPS klienta sadaļā tur un tur. Mēs valodu. Kur vien jūs varat mēs valodu? Nevis, ka norāda. Ja sadaļā nospiežot pogu to un to, atkal jaunā rinkopā, ja rodas jautājumi, lūdzu zvaniet pa tālu un tādu un tādu. Ja rodas jautājumi, lūdzu zvaniet, nevis lūdzam sazināties un viss. Un jūs redzēsiet, ka temperatūra kļūs augstāka. Jūs nevarat mainīt faktu, ka tā ir slikta ziņa. Nevajag vēršam uzmanību. Nevajag visu tās vēršam uzmanību, jo tas, ka jūs vēršat uzmanību, jau ir ietverts faktā, ka jūs rakstāt. Visi šie vēršam uzmanību vai norāda vai informējumi aizņem vietu un traucē uztvert svarīgo. Tie nav svarīgie vārdi. Ja, svarīgie vārdi ir citi. Tā. Labi, vēl daži komentāri pirms mēs šodienas daļu pabeidzam, un tad es jums izstāstīšu arī par nelielu mājas darbu, kas jums būs. Bet es vēlos izstāstīt jums par lietām, kas vispār notiek šobrīd Latvijā, un ne tikai Latvijā, vienkāršās valodas jomā. Vai tas vispār ir oficiāls termins, kāpēc par to jādomā un tā tālāk. Mēs par to arvien domājam piekļūstamības kontekstā, un mēs arvien vairāk runājam par informācijas piekļūstamību. Nesen arī šā gada jūnijā stājās spēkā Eiropas Savienības direktīva par to, ka teksti, ko piemēram veido dažādas iestādes un dažādi uzņēmumi, tur ir noteikti kritēriji, bet tas attiec uz daudziem, jāraksta saprotamā valodā, proti B2 līmenī. Un B2 līmenis nozīmē apmēram 8. klases līmenis, tad vienkāršot to var pateikt tā, lai saprotu nozares nespeciālists. Tas ir tas, uz ko mēs tiecamies. Tā ir tā skaidrā valoda. Un tas atbilst universālajam dizainam, tas atbilst piekļūstamībai, tas arī atbilst juridiskajam dizainam. Jo juridiskā dizaina pamatā viens no elementiem arī ir saprotamība un izmantojamība. Un ko nozīmē tad rakstīt B2 līmenī vienkāršā valodā? Proti, pielāgot lasītājam, panākt, ka cilvēks var atrast informāciju ātri, ka viņam vēstulē nav jālaužas cauri gariem teikumiem un rinkopām vai nesvarīgajiem. Vienkāršā valoda nozīmē, ka var izlasīt un saprast vienu reizi izlasot. Ļoti svarīgs fakts. Un nevajag brālēnu juristu piesaistīt. Un vienkāršā valoda nozīmē, ka arī šo tekstu var izmantot. Tad notiek kaut kāds process uz priekšu. Un tāpēc mēs arvien vairāk par šo runājam. Minēju jums jau dažus tos pamatelementus, kas vienkāršajā valodā ir. Piemēram, atcerieties teikumu priekšmets un darbības vārds sākumā, atstarpes, uzskaitījumi, skaidrot terminus, tikt vaļā no liekvārdības, no sarežģītajām konstrukcijām, ko visbiežāk veido oties vai ciešamā kārta. Tie visi ir skaidrs, ja vienkāršās valodas paņēmieni, kas palīdz uzlabot saprotamību
un mazina arī lasītāju bezspēcības sajūtu. Mēs ik pa laikam saskaramies ziņās stāsta par to, kā kārtējā valsts iestāde ir uzrakstījusi kaut ko nepārāk draudzīgi. Ja? Nesenākais piemērs varbūt redzējāt rakstniecei Gundegā Repšē. Viņa saņēma lēmumu no Rīgas domas mājokļu pārvaldes, ka viņai jāizvāc no viņas dzīvokļa. Un tas absolūti nebija, tur neviens nebija iedziļinājies, tas absolūti nebija uzrakstīts draudzīgi un cieņpilni. Ja, tāpat, ja atceraties, pagājušajā gadā daudzi vāca naudu Gabriela Mutora ģimenei, lai viņam būtu iespēja iegādāties zāles vēža ārstēšanai par 500 000, jo Nacionālā veselības dienesta atbilde bija: norādām, ka ir apsverama individuāla kompensācija, tomēr šobrīd piešķirtais finansējums nav pietiekams tā pārskatīšanai. Tas bija viss tā absolūti tāda bezspēcība, un vienkāršā valoda ir, lai to mazinātu, lai varētu būt, lai visi justos to vēstuli saņemot labi, jo nav jau viņi pret mums. Vairāmies no teksta sienas, daudz teksta vienā lapā vai vienā rinkopā, nerakstām divās slējās, veidojam pārskatāmas tabulas un ilustrācijas, ne tikai tāpēc, lai tās būtu, bet tāpēc, lai tās tiešām arī palīdzētu saprast. Izceļam to, kas ir svarīgs, neaizraujamies ar saraibināšanu. Numerācija. Es nezinu, es ceru, ka jums tā nav iekšējos regulējumos un citur, ka jums nav 4 līmeņu numerācija. Bet tad, kad es sāku strādāt ar banku un apdrošinātāju noteikumiem, tad ierasta praksa bija tāda, ka bija 4 līmeņi, piemēram, punkts 37, punkts 5, punkts 13, punkts 4. Absolūti ierasta praksa, ja? Tad ejam uz 2 līmeņiem pēc iespējas. Maksimums 3 garā dokumentā. Domājam par saprotamību, par stilu, jo nav tā, ka rakstīt juridiski nozīmē tikai, ka mums jāraksta sarežģīti, nesaprotami, tādos augstos plauktos. Patiesībā rakstīt juridisku tekstu nozīmē rakstīt saprotami un vienkārši, ja to arī paši juristi ir atzinuši, kas arī mācību grāmatās ir noteikts. Un visur citur, ja, tad tas nav tā, ka ir mākslīgi jāuztur kaut kāda sarežģītā valoda. Tā bija iepriekš, ja, bet tā vairs nav. Par direktīvu jums izstāstīju, bet ir vēl kāds dokuments, kas, protams, nav saistošs mums uzņēmumiem vai iestādēm, bet tas ir pietiekami būtisks dokuments, par kuru ir vērts runāt. Tas ir ISO standarts. Pirmais ISO standarts tika publicēts 2023. gadā, un tas ir vienkāršās valodas standarts. Ko tas paredz? Tas paredz universālus principus tam, kā mēs varam rakstīt saprotamā, kā mēs varam rakstīt, lai lasītājs saprot. Universāli, kāpēc? Dažādām valodām, dažādām nozarēm. Arī to starp juridiskie teksti, arī tiem varam izmantot vienkāršos valodas standartus. Standarts nosaka pamatprincipus, tos, ko es jums jau vairāk vai mazāk uzskaitīju. Bet labā ziņa, ka tikko, burtiski augusta beigās, ir iznākusi standarta otrā daļa. Ja pirmā bija universāla un vispārīga, tad otrā daļa ir veltīta tieši juridiskajiem tekstiem. Beidzot to sagaidījām, un šis standarts parāda un pierāda, ka skaidrība samazina izmaksas, ietaupa laikus un ir piekļūstamāka. Un šis standarts vērš uzmanību uz to, kādi tad ir rīki, lai varētu saprast, lai varētu rakstīt juridiski, lai nezaudētu sarežģītību, precizitāti, lai nezaudētu juridisko spēku. Jā, proti, tur arī ir stāsts par virsrakstiem, apakšvirsrakstiem, kopsavilkumiem, ilustrācijām, informācijas līmeņošanu dažādām auditorijām. Arī ļoti vērtīgi šo standartus var iegādāties, tie ir publiski pieejami, tie ir angļu valodā šobrīd, ja ir interese. Un līdz ar to viss, kas šobrīd notiek Latvijā saistībā ar vienkāršo valodu, notiek atbilstoši gan šim standartam, gan minētajai direktīvai. Direktīva tieši attiecas uz apdrošinātājiem un bankām. Un bankas un apdrošinātāji šobrīd pabeidz pārrakstīt savus noteikumus vienkāršajā valodā. Ja jūs iesiet Swedbank, piemēram, Swedbank noteikumos, un es to jums parādīšu, tad jūs redzēsiet, ka tie atšķiras no ierastā varianta. Ja, ka kādreiz mums bija šī numerācija bezgalīgā, vai kādreiz mums bija šī teksta siena, tad tas, ko mēs redzam tagad, ir juridisks dokuments, cita nav, ar šo ies arī uz tiesu, kas izskatās šādi. Titullapa, satura rādītājs, virsraksti, ko veido jautājumi, kādi notikumi ir apdrošināti, kā rīkoties, ja, kas ir apdrošināts.
pievērsiet uzmanību, šeit nav arī numerācijas. Svetbanka izvēlējās nenumurēt vispār. Viņi izmanto atkāpes un rimbulīšus un svītriņas dažādās krāsās, bet viņi nenumurē. Ja te var diskutēt par to, vai labāk tomēr viena līmeņa numerāciju atstāt vai ne, nu tā ir tāds strateģisks lēmums, tas ir, kas katram uzņēmumam un iestādē jāpieņem. Valoda varētu būt vēl vienkāršāka, bet šis ir labs sākums. Un jā, daži noteikumi ir kļuvuši garāki. Bet neviens to pat nemana, jo tie ir daudz pārskatāmāki un patīkamāk lasāmi. Labāk izplest dokumentu nekā saspiest 6. fontā vienā lapas pusē. Arī citi apdrošinātāji ir izdarījuši līdzīgi, nu, reku baltas piemēri, pievienojuši ikonas vēl viens tāds lietotāja dizaina risinājums, kas ļauj pievērst uzmanību un saprast, par ko ir runa. Balcija, ja pārējie apdrošinātāji saka mēs un jūs, ja vairs tātad nav tekstā apdrošinātājs dara to un to tekstā ir mēs, gan Svetbankai, gan citiem, tad Balcija ir vienīgie, kas saka tu, jo viņi iet savai auditorijai līdzi, viņa auditorija ir jaunāki cilvēki. Tā kā mēs redzam, kā pamazām lietas mainās. Protams, tas nenozīmē, ka mums tad, visiem tas tā ir jādara un jāmet pie malas viss kaut kas cits. Bez šaubām, nē. Veselais saprāts un atkal mūsu iestāžu tradīcijas un mērķi ir jāizsver, vai ne? Bet ir vērts sākt diskusiju par to. Tāpēc, man liekas, ir tik labi, ka mēs tiekamies un runājam par šo. Un jūs varat pēc tam uzsākt diskusiju. Bet es pirms atvados un pajautāju jums, kā jums šodien gāja, vēl pastāstīšu jums dažas jaunākās lietas, kas ir notikušas. Pirms gada Latvijas Banka iesniedza priekšlikumus par apdrošināšanas līguma likuma izmaiņām, iekļaujot tajā vārdus vienkāršā valoda un vispār saprotama valoda. Pagājis gads, un mēs Latvijas Banka kopā strādājam pie šā projekta, izveidojam kritēriju, kas tad ir apdrošinātāja kritērija, lai valoda būtu vienkārša. Un vakar vai aizvakar ir tātad jaunais, pirmajā lasījumā ir atbalstīti grozījumi apdrošināšanas līguma likumā. Ja tad lietas notiek arī Latvijā, un pamazām tas nav tikai dažu entuziastu veidot kampaņiem, bet arvien vairāk mēs redzam to kā tādu stratēģisku rīcību, kas tiešām uzlabo tik daudzas jomas. Lieliski. Mājasdarbs. Atcerieties solījumus mājasdarbi. Jums būs arī slaidi. Es to aizmirsu jums pateikt sākumā. Jums nav jāstrādā, ka kaut ko varbūt palaidāt garām, nedzirdējāt, vai gribat vēlreiz paskatīties vai atvērt tās saites. Jums būs slaidi, jūs varēsiet izpētīt visus iespējamos avotus, par kuriem es runāju, un paskatīties vēlreiz uz principiem. Tātad mājasdarbs jums ir izskatīt slaidus. Otrs mājasdarbs būs izskatīt vienu papildu materiālu, ko es pievienošu šiem slaidiem. Tikai 16 lapas puses nav daudz. Un trešais mājasdarbs tātad ir jūsu izvēle starp divām lietām. Pirmā ir paņemt kādu jūsu tekstu un pārrakstīt to skaidrāk, saprotamāk. Tā var būt rinkopa vai divas, cik jūs uzskatāt par vajadzīgu. Tas var būt jebkurš teksts, bet ir labi, ja tas ir jūsu teksts bijis, vai varbūt jebkuru dienesta tekstu, ko jūs atrodat. Un atsūtiet man uz e-pastu līdz 1. oktobrim. E-pasts būs slaidos. Un vai arī jūs varat darīt citādi, jums negribas rakstīt, pārrakstīt kaut ko, jūs varat vienkārši sagatavot savas pārdomas un jautājumus par skaidru rakstību, par dokumentu veidošanu un varbūt kādu citas pārdomas, ko gribat man pasacīt. Ja? Tātad e-pasts būs, visas instrukcijas jums būs. Un tas viss noderēs, man šie mājasdarbi noderēs, un arī jums noderēs attīstot jūsu tekstus un filmveidot jūsu tekstus. Tā, laiks jūsu jautājumiem. Juta, redzu, diskusija tiešām nepieciešama. Jā, jo iestādē jāvienojas. Tā ir daudzas lietas var izvēlēt cilvēks pats darīt, mazināt ciešamo kārtu, vai ne? Bet ir lietas, par ko iestādē jāvienojas. Ļoti interesanti, paldies, gribētu dzirdēt vēl. Liels paldies, Madara, paldies, Jāni. Redzu, ka visi joprojām esat šeit. Tiešām mīļš, paldies jums. Viena lieta, ko jūs no šodienas paņemsiet, varbūt tagad uzreiz savā dokumentā mainīsiet. Pat ja tā ir maza lieta. Ierakstiet lūdzu čatā. Pat ja tā ir maza lietiņa, ko jūs mainīsiet uzreiz savos dokumentos, lēmumos un citos. Ierakstiet čatā. Vienkāršā valoda.
Jā, ciešamā kārta, dienas norāda, liek vārdība apmērā. Superīgi, daudz paldies, mīļš, paldies jums par visiem, paldies. Tāds prieks tos lasīt. Jā, apmērā, forši, prieks, ka ir palicis prātā pozitīvā rāmēšana. Gada punkts, gada saīsinājumu, ļoti patīk noderīgi. Salaboja atskaiti nolūkā, super, dienas. Pamazām uzlabojas. Jā, es piekrītu. Mēs jau visi pamazām uzlabojamies. Lieliski, lieliski, liels paldies. Apmērā pēc summām. Nu, forši, man tiešām ļoti paldies. Mēģināšu izskaut, diemžēl, bez vārda apmērā. Vareni. Linda, tu arī vari patiesībā saglabāt to čatu un pievienot pēc tam arī ierakstam, ja kāds grib, vai ne, pēc tam paskatīties, kas tur bija. Jā. Es arī vēl gribēju pateikt, tu tik ātri sabiri tie chatiņi atbildīts. Es arī gribēju teikt, ka tāds laikam lielākais apkopojums ir mazināt šo te distanci saziņā. Tiešām būt tādiem draudzīgākiem, pieejamākiem. Arī es personīgi, jā, esmu tā, jūs man liekas, pateicāt visus manus piemērus, kā sazinos es, un tiešām ir viela pārdomām, jo nevīrus gadu gaitā mēs tiešām esam pārgājuši uz tādu distancēto saziņu rakstveidā. Un varbūt pat jau arī mutiski aizgājis jau pat arī tik tālu, bet labā ziņa, ka mēs visu šo esam tagad piefiksējuši un ka mēs to tagad varēsim lēnām pamazām mainīt. Tā kā Aiga, jūs mūsu iemīļoto ceļu izpurinājāt diezgan pamatīgi. Tā kā mums būs tiešām par ko padiskutēt mūsu pašu iekšienē. Paldies jums Jā. milzīgs! Prieks dzirdēt, jo, manuprāt, svarīgākais, es nenāku šeit, lai jūs mācītu, vai ne, kā ir pareizi, kā nē. Manuprāt, svarīgākais ir tiešām izpurināt, likt padomāt, likt paskatīties uz lietām un ieviest pārmaiņas tur, kur tās iedaras. Jā, tieši tā. Tā kā paldies jums tiešām. Jā. Paldies jums. Re, kur ir Brīnišķīgi piekdienas. lociņa pacelta. Jā. Lūdzu. Jā, sveiki, kolēģi! Lai turpinātu šo tēmu, informēju, ka tālāk mums būs tās sauktās darba grupiņas, kur jau konkrēti speciālisti, konkrēti kolēģi, kas visvairāk savā darbā gatavo lēmumus un gatavo atbildes, tad kopā centīsimies uzlabot mūsu rakstības stilu. Tā kā ar šo nekas nebeidzās, tā ir jauna iniciatīva, kuru atkal turpināsim un turpināsim. No manas puses liels paldies, Aiga! Bija ļoti, ļoti noderīgi. Paldies jums! Un prieks, ka būs šīs darba grupas un procesi. Es redzu Ilses jautājumu vēl. Lielais jautājums dienas informē vai informējam, kas ir dienas un kas ir mēs. Tas ir liels jautājums. Pirms jūs ieviešat mēs, bez šaubām ir svarīgi saprast, kas ir tie mēs. Bet pie tā informējuma es tiešām jums varu no visas sirds pateikt un apgalvot, ka 99% gadījumu jums nevajag to informējumu. Tas nav būtiski, kurš informē. Tā ir vēstule, vai lēmums un vēstule, kuru kāds ir sagatavojis. Attiecīgi, tajā vēstulē ir svarīgi, kas tur ir rakstīts, nevis ka informē. Tas, ka informē, paredz to, ka tas jau ir dokuments, ko sūta citiem. Tas nav jāuzsver, ka informē. Un tad nav svarīgi, kurš mēs vai dienests. Ja? Vienkārši rakstām faktus. Es piekrītu, ka dažkārt informē ir svarīgs, piemēram, kad mums, mēs nezinām īsti tiešām, kā sākt. Varbūt tā ir tāds kuteklīga situācija. Mums vajag vairāk tādu frāžu, bet lēmumos noteikti ne. Lēmums taču tomēr jau konkrēti pieņemts lēmums, balstoties uz kaut ko. Tas ir informatīvs, bez vārda informē. Mīļš, paldies! Sūtīšu slaidus pēc brīža, un tad jau sazināmies e-pastā ar mājas darbu sakarā. Jā, paldies, Aika. Un es vēlreiz kolēģiem atgādināšu, ka ieraksts būs ielikts Moodle. Tā kā noskatīsimies droši vien vēl paši nevienreiz vienu, un arī aicināšu, jā, un lūkšu kolēģis. Tad arī tie, kas nevarēja pieslēgties tiešraidē, arī rast iespēju noskatīties. Ārkārtīgi vērtīgi. Paldies vēlreiz, Aiga. Jā, paldies. Paldies. Atā. Viss labi.